Kāpēc uz mūsu kameras ir kaut kas uzlikts? Es arī pamanīju īstenībā, jā. Nē, tā izskatās pēc bucket hat. Man liekas, pēc appenēm. Tas jau kādā ģērbgabalā. Novčešu. Bet labdien, labvakar un čau! Čau, mīļie! Pie jums atkal ir atgriezusies Nobīde. Man tāds sajūta, ka mēs neesam tikušies gadu. Ka mums atkal ir jāsāk no jauna. Jums tā tāds sajūta? Tā vai varētu būt. Vai es atkal runāju mīļajā balstiņā? Šodien es nerunāju tajā mīļajā balstiņā. Tā mīļajā balstiņā ir, vai mēs šodien esam satikušies? Bet man šķiet, man ir sajūta, ka mēs esam tikušies pēc pirms kādām, vairāk nedēļām. Kad bija iepriekšējā epizode? Vai tas nebija pagājušā nedēļa? Jo man liekas, tas bija pagājušā nedēļa. Iepriekšējā epizode bija pirms 2 nedēļām. Viņiem. Mums. Let me check manā Apple Watch. Man tāda sajūta, ka tas bija kaut kad oktobrī vēl. Bet nevar tā būt, ne? Es domāju, ka nē. Kaut kādā 4. novembrī neierakstījām? Nē, 4. novembris ir sestdiena. Un tad 3. Tad 3. novembrī. Tik sen? Dogi. Sens tik sen. 30. oktobris. Nav. Sūda skats. Sūda. Jā, tiešām 3. novembrī. Tātad ir pagājušas tieši 3 nedēļas, kurš mums pēdējais mēs ierakstījām. Esam baigi novilkuši ierakstu. Es vēlos adresēt suni istabā, kurš šobrīd guļ ļoti interesantā pozā. Kājām. Nevar saprast, kāds izstās kamerā. Bet jā, sveicināti atpakaļ. Sveicināti Artūr un Santa šajā raidierakstā Nobīde. Kādas šodien sajūtas? Kādas ir no 1 līdz 10? Parādiet man, kādas ir jūsu sajūtiņas? Diezgan tādas izpumpētas, es teiktu. Man ir varētu tāds. Es domāju, tev tāds. Jā. Jo man ir šī tāds. Nē, bet man šodien sajūta, ka es gribu kādu izjokot. Man gribas, man visu laiku, kad tu saki izjokot, man liekas, ka gribu teikt izvarot. Oh my God. Trigger warning. Trigger warning. Bet nē, bet man gribas, man ir tas mūds, kur man gribas kādam palikt to purkšķīti zem pakaļas, vai man gribas nomainīt zilu glāzi pret rozā glāzi. Es arī Ko tas nozīmē? Es nezinu, bet man gribas vienkārši kādu izjokot. Nav 31. oktobris, bet man gribas tā kā iet. 31. oktobris? Trick or treat. 30. oktobris. Trick or treat. 1. Es teiktu 1. aprīlis, jā. Trick or treat. 1. aprīlis ir joku Saudums diena. vai izjokosim? Bet 1. aprīlis ir joku diena. Oh my God, jūs vienkārši nesaprotat. Vai šis bija tavs joks? Vai tu mums tagad izjoko? Oh my God, kāpēc spērnu pārgāja pār ielēm? Es īstenībā cerēju, ka tam TikTokam, kad viņš varētu aiziet viral, nevis tas, kas mūsu pēdējais. Ja tu nespieskujies mūsu TikTok kontam, atradīsi to aprakstā. Vispār viena no manām lietām, ko es gribēju parunāt, bija par to mūsu pēdējo TikToku. Kur bija, jūs lasījāt tos komentārus? Jā, viņi bija diezgan. Es pat nezinu, kas ir more disgusting. Tie komentāri, kas bija zem tā video, vai komentāri, kas bija zem Montas catfish video. Es nezinu, kas ir more disgusting. Kā tie hate komentāri vai tie horny vīrieši, kur tur rakstīja, jā, man patīk ņemties uz balkonu. Vajadzētu, es arī vasarā tā daru. Pasties. So crazy. Vispār TikTok komentāri. Oh my God. Es nesaprotu, kā mēs vispār nokļūstam. Mēs iegājām tajā TikTok pusē vienkārši. Kāpēc mums ir gadījies tā, kāpēc mēs nevaram būt on the gay Latvian side who loves us? Man liekas, ka tā gay Latvian side ir tik maza, kad nekad tas video tur nebūs viral, jo tur nav 10,000 cilvēku, es domāju. Un labi, tur ir 10,000, bet tur nav 20,000. Un tie TikTok, kas aiziet viral, tie ir straight TikToki. Bet es vispār domāju, vai mūsu meitas tiešām ir būt viral? Es gribu, lai mēs esam tādā mazajā kūniņā, ka mēs esam tā kā, zini, ka ir kaut kāda grupa, kuru community. Grupa kļūst slavena, un tur var teikt, I was one of the OGs. Es domāju, mēs jau 4 gadus ierakstām šo podkāstu. Es domāju, cilvēki jau varētu teikt, I was one of the OGs. Jā. Bet es teiktu, ka ir mērķis iet kā viral. Viņš liekas tādā iespēja, tāda iespēja vienkārši lielāka iespēja, kāds cilvēks tevi atradīs, kuram varētu interesēt šit podkāsts, kas par viņu tādu nezināja. Jo tie straight vīrieši, viņi jau nesklausīsies podkāstu, bet varbūt kāds normāls, varbūt gay daydam dzirdēs viņu un... Shout out to all the gay daydams.
un viņiem būs tāds, paklausīšos, un tad viņi klausīsies. Okay. Jā, tā ir mana doma. Bet tas arī viss ievadam. Es nevaru Jim, it's so funny. She's just there. Santa, ko tu esi sadarījis par šīm cik dienām? 3 nedēļām. Kā iet tavam ģipsim pastāsti? Un what's poppin'? Ģipšu updates. Man liekas, ka pagājušais, kad es biju pie jums, es tieši nestāstīju, ka man nomainīšu to ģipsi. Nē, pagājušais tu mums vēl sūtīji. Es zinu, crazy. Laiks beigāt iet. Lai gan es, man liekas, vienkārši visu šīs 5-6 nedēļas nosēdēs mājās, tāpēc man laiks ātri iet. Bet, jā, man nomainīja ģipsi. Es gāju pie ķirurgas konsultāciju. Es gāju uz pirmo ķirurgu. Es pēkšņi stāstīju, ka es gāju uz to lielo aparātu, kur tev ielved tajā trubā un tev skanēja roku, vai ne? Nē, tu mums bija, tā kā tev bija vēl tur jāiet. Man liekas, pēdējais, ko tu stāstīji, ka tu biji pie tā ķirurga, un viņš pateica, ka viņš tā kā nodžoja tevi, ka tu... Jā, viņš man nodžoja. Jā, tajā pašā dienā viņš atgāja... Viņš nav svarīgi. Es vienkārši pēc tam gāju pie cita ķirurga, jo es negribēju, tas man ģeģo. Un tas cits ķirurgs tā kā, bet tev nav nērti ar to ģipsi. Man tāds, bet ir mīļais. Protams, kad man ir nērti ar to ģipsi. Un viņš es te pazvanīšu. Viņš sāk zvanīt kākam. Viņš saka, viņš paprasīja, vai es gribu kaut ko nomainīt uz kaut kādu vieglāku. Man tāds, protams, ka gribu nomainīt uz vieglāku. Tad viņš vienkārši sāk zvanīt. Sveika! Ilze, es nezinu, Ilze, bet kāda rāduma sieviete sāk runāt. Klausies, bet man te viena meitene tagad ceļš, viņai tas baigais ģips, baigi moka viņai to roku. Varbūt varētu uz citu, uz kaut kādu nosaukumu, uz to nomainīt. Vai tas bija vecs vīrietis, tāds opīts? Tāds kungs. Viņš nebija dilbs, viņš bija tāds kungs. Tad 45-50? Es teiktu, ka 56 viņam būtu. Bet tāds kungs. Viņš nebija tāds opīts, bet tāds kungs. Mati atkāpjas. Neatceros īstenībā, kad viņam bija mati. Varbūt reti mati. Man liekas, viņam bija tādi sirmi, bet biezirmi. Es nezinu. Anyway. Pazinietēm. Cikos tur tuvākais laiks? Rīt. 9:30. Viņš tāds man... Tiekat? Man tāds... Jā. Labi, 9:30 būs. Viņš atstāja man tās sievietes numuru. Man tāds so random. Tad es pēc adresu, kur vispār man jābrauc fucking uz Juglu. Uz fucking Juglu. Bet tas ir pirmo reizi. True. Es aizbraucu uz turieni. Tramvajiem, domāju, tu izkāpi. Tur bija pietura tieši pretī. Tur tāds mikroķirurģijas centrs. Lai gan es arī gāju, tur tie pašā mājā ir gan kaut kāds veselības, vēl kaut kāds centrs, pilns ar centriem. Kamēr sapratu, kas ir īstās durvis, kur man tikt. Un man likās, es nonākšu tādā VIP rich cilvēku kaut kādā klīnikā, jo tur viss iekšā izties tik moderni. Tā kā pat iekšā, un tas, kā viņi gāja, tāds artsy, tas parasts, tas galds tāds. Man liekas, ka mēs esam pieraduši pie Jelgavas bērnu poliklinikām. Jā, un viņa bija tāda bužī, un man tāds, oh my god, kurš esmu. Un tur uz ekrāna, tur bija visur televizoru ekrāna, tur gāja kaut kāds reklāmas, par kādu mikroķirurģijas centrs, tur kaut kādu plastiskajām operācijām, tur kaut kāds plakstiņu lietas. Man tāds, where am I? Un tad man noņēma tā māsiņa nost to manu veco ģipsi. Viņa man noņem nost, es vienkārši savošu to smaku. Man tāds, oh my god. Tā kā raksturu. Ir rāds mažo pēc bomža vienkārši. Jūs jums vienkārši mažo pēc tādas sasvīdušas rokas? Nē, pēc bomža. Jo tā āda ir tā kā jau uzsūkusi pat to savu pretīgo sviedru un visu to nēstīgi. Tāpēc es teiktu, ka pēc ārā ir 36 grādi un tās mažo bomža dīrs. Tāpat kā tā pat mažoja mana roka. Tā kā, ja man pilnīgi atklāti tā jāsaka. Jo, un tagad es saprotu, kāpēc pēc pirmtnieki tiešām ir smird, jo mēs piepīs lietnes, tā māsīja man sāk mazgāt to roku. Plus, labi, tagad es viņu to roku pakustināt, tad es viņu nevarēju tik brīvi pakustināt. Man sāpēja tā loza, viņa nebija sadzījusi vēl. Un viņa man mazgā to roku, viņa man nomazgāja, viņa saka, ok, noslauciet, es pārēšu pasaukt, tur ir ārstu. Man tāds, Es paņemu vielu, lai es laucu to roku, es to roku paostu. Man tāds, fuck, viņa joprojām pēc dirsasoša. Es vēl lieku zem tā ūdens mazgāt, es mēģinu viņu vēl nomazgāt. Un es viņu nevaru atmazgāt, es viņu noslauku. Atnāk, ka tā ārsts, es noslauku to roku. Man likt tā uz galda viņu, un tad viena no viņām man ko tur turēja. Tā kā viņš arī kaut kāds sanveic ar ģipsi, kaut kāds materiāls, ko viņam arī tāds ciets lieta, ko viņam liek apkārt. Un viņš tur man to roku, tā ir daktarei, šī tik tūs ejot pie manas rokas. Un es tādu skatos, uz viņu man tāds, girl, man ir žēl tevis, jo es tikko paostīju to roku, es zinu, kā viņa smird.
Bet vai nav tā, ka šādi aktori ir jau imūni pret šādām smaržām? Es nezinu, tā smarža bija tik stipra, ka es nezinu, vai kāds varētu būt imūns pret viņu. Un bija briesmīgi, bet man uzlika jau no ģipsi ļoti ērts, ļoti viegls, patiešām, paldies. Iekāpju tramvajā. Tas bija vēl laiks, tas bija novembris, beigas, oktobris, nezinu, kaut kad sanāk. Nebija vēl tik augstā ārā, cimds vēl nevilka cilvēku. Okay. Sēžu tramvajā, šitā, vienkārši roka klēpī, un es savošu to roku. Man tā roka ir klēpī, un es jūtu, ka viņa smird. Vai es esmu tas smirdīgais cilvēks tramvajā? Jā, es esmu tas smirdīgais cilvēks tramvajā. Un es vienkārši tā kā lieku viņu zemjākas. Lai cilvēki nesavaiž. Es esmu mājās stāstu Artūram, ka man tā roka smird. Viņš šāds, ko jau iedod paostīt. Es jau vēl tik tuvu. Viņš šādā man paust to roku, un viņam gan ir uz augšu parām. Jo viņš vien domāja, ka viņš smaržos tik ļoti nēstī. Es to nedēļu negāju uz darbu. Es arī no mājas neizgāju, man liekas. Bet tā viņa beidza? Man vēl tagad sāk telpot. Jā. Jo vienkārši bija tā, ka tagad viņai tad ir sausa un met ādu nost. Viņi izstās bālāk kā pārējā roka. Bet viņi tāda nenormāla sausa, bet viņi vienkārši nesmird. Vienkārši tas, kas smirdēja, viņi arī brīnījās, ka man bija salikti pirksti kopā tajā ģipsī. Tā laikam nedara, cik es saprotu. Jo viņi man viņam nost, un tā māsīņā tā atturēja, jo viņi te visi pirksti bija tā kopā, nekas nebija starpā ielikts. Man galvā tāds. Vai tur vajadzēja kaut kam būt? Jo vienkārši tāpēc, kad man starp pirkstiem, tā kā tās vietas, kur pirksti ir kopā, bija tāds gaišs rozā starp pirkstiem. Tāpat āda bija tāda iekrāsojusies. Un es domāju, ka tāda vienkārši bija sasutusi pati savā kaut kādā pretīgajā ādas sulā. Tāpēc viņi tur visu normāli smirdēja. Pagāja kādas 5 dienas, un pēc tam tagad nesmird vairāk. Bet varbūt to vairs nejūti. Nē, viņi arī nav tādi. Viņas vairs nav rozā. Viņš met nostādu. Lai gan tur iekšā, tā kā paskatoties, izsājas, ka vienkārši man kaut kādas 2 ādas slāņu kārtas, kas nāk nost. Bet sausas, viņas ir tādas sausas, jo šis tā kā vairāk kaut kā, es zinu, vai viņš elpo vai ko viņš dara. Labs exfoliation nākamnedēļ. Jā. Viņš izskatās vienkārši tāds, elpojošāks. Jā, viņš tāds brīvāks un tur vairāk arī gaisa ietilpst, tāpēc nav tā roka fakīgi smird. Un arī man pieliek to ģipsi. Plus man 9:30 vajadzēja būt iejuglā, vai ne? Jā. Stundi jābrauc. Es biju cēlusies agri no rīta. Atbrauc mājās, es gribētu gulēt. Un nāk miegs. Es pēc guļu šitā. Es apguļos. Un vienkārši tu nevari pielikt to roku pie sejas, jo tu vienkārši sajūti, tu liekas, ka tu guli tā kā uz ielas ar bombzjārā. Un es laiku to roku palieku kur citur, bet es vienmēr kustos un sapratu, ka šī atlapoju šitās. Un tad es pamostos no tā, ka vienkārši man smird kaut kas pie sejas. Un tās mēs, kas smird. Truly humbling. Bet, lūdzu, nelauziet vairs neko. Jā, bet man tā roka ir beidzot pēdējais dienas, es jūtu, ka man ir sadzījusi, varu tā kā normāli paņemt lietas, varu vairāk kaut ko izdarīt. Lai gan joprojām ir tā, ka samā visā bija bišķiņ grūtāk, jo te es varu pakustināt pirkstus. Tas nozīmē, ka vairāk viņus arī kustinu. Un bet, kad kaut ko dari, to pirkstu pakustini, tā ka varbūt to nevajadzētu viņu tomēr kustāt. Tad ir tāds jūti to sāp, jo tajā lielā ģipsī tas pierakstu vienkārši nekas nekustās. Tur viss ir šī tāds. Es domāju, es gan jau tev vēl liks kaut kādu ortozi, ne, vai kā es sauc, pa to vieglo. Tā kā tādu audumu. Jā, tādu to cast, kas ir tā kā melns, un var tāds uzlikt noņemt. Maybe, es teju otrdien, viņa man ņems nost to ģips, un viņai kaut kāds, tur bija specifisks. Jā, otrdien jau. Jā. Novembrī vēl paspējas. Jā, vai ne? Jā, so good. Un viņa neskaitās, tur kaut kāds cits vārds, tas nav fizioterapeits, bet kaut kas tam līdzīgs, un tur medās kaut kādas tur lietas ar to roku darīt. Bet tev tajā mašīnā pateiks, tev viss kārtībā ir, kur tev bija jāguļ tā? Jā. Un viņi pēc, ka tas kauls ir lūzis, bet ka tur nevajadzēja šo operāciju. Yes. Love that. Slay. Slay. Burtiski slay. Just slayin'. Jā, un tas ir rokas updates. Kas man vēl tāds jauns? Jā, bija mani mīļākie svētki, kas ir valsts svētki. Kas ir visas es pat par to neiedomājos. Nē, man tieši tikai ir Santos ceļš valsts svētki. Labi, valsts svētki. Un man par valsts svētkiem būs 2 stāsti. Pirmais, Latvijas diena. Guļu mājās savu ģipsi. Aizmirst, ka ir Latvijas diena. Pēkšņi viņš sēž, dzird kaut kādas skaņas nāk no āra. Jo izrādās, ka Lūdzošs parkā bija koncerts, un viņi dzirdēja savās mājās un bija tāds, Kas tas ir? Es nezinu. Izslēdz ārā. Kāpēc tu izslēdz? Kādu random. Es varēju atrast kādu. Sarkanbalts, sarkanais mastā plīvo. Un es cerēju, ka bizai būs kaut kas. Nu, nezodas. Ai. Labi, tu guli?
Nu, jā, es saprotu, ka ir valsts svētki. Bet tajā pašā dienā Maksimai ir tādas akcijas, šī nav reklāma, bet Maksimai ir tādas akcijas viena izdevīga diena, kas ir reiz pāris mēnešos. Not sponsored. Viena izdevīga diena. Un tur ir ļoti daudz atlaides. Un tieši tajā Latvijas dienā bija viena izdevīga diena. Un 6 mājas gaidu, kad atbrauks Arturs, mēs mazliet veiklos, tur bija alkohola, vīniem, 40% atlaidi. 40% atlaidi? Jā, alkohola. Nu, tā kā vīniem. Tas jau sen noticis, jā. Tas jau pagāja. Bet vienkārši tajā dienā es gribēju to koncertu, bet bija tā akcija, tāpēc es gāju uz veikalu. Beigās iztērējām €130. Viena veiksmīga diena. Viena super izdevīga diena. Un pēc tam es gribu uz to uzvaras parku, jo viņš tajā dienā ir atvēries un es gribu pastīties, kā tur izstāst. Ejot uz uzvaras parku, man ir tāds, oh my god, smuki. Vai tajā dienā tāpat uz TikToks? Bija tumšārā, jo mēs noskanējām preci. Īstenībā pirmo reizi man tā bija. Es vairākas reizes biju preci. Es vairākas reizes biju novietojot preci uz rūtēnā laukuma. Vai jums ir atlaižu karte? Lūdzu, gaidiet konsultantu. Paņemiet pirkuma čeku. Ne, paņemiet produktus un pirkuma čeku. Paldies un visu labu. Okay. Noskatījāmies preci. Mēs veikalā bijām līdz pēdējiem brīdim. Tā, kad es bankas kartu nopīkstu. Vai jums ir atlaižu karte? Vai jums ir paldies karte? Atlaižu. Neskrīt, ka paldies. Maksims saka paldies. Paldies, karte. Jā. Tagad saka, jā. Viņa vienmēr tā teica. Jā. Vīrietis īpaši saka, vai jums ir atlaižu karte? Paldies, karte. Artur, paldies, karte. Vai jums ir paldies, karte? Vai jums ir atlaižu karte? Tā Rimī saka. Rimī vispār nesaka. Maksim arī tagad īstenībā daudz nesaka vairāk tie aparāti. Noskanējiet preci. Labi, tā tad. Tas ir lūdzu noskatīt. Man nav nesaku, ko es runāju. Kači, un ir tā viena izdevīga diena, 16. novembris. Veikals. Tas jau tagad ir 11. Labi. Oh God, sorry, jā, 11. novembris Latvijas diena. I'm sorry. Jā, esam veikalā. Mums ir besīgi, ka Maksims plazas strādā līdz 10. vakarā tikai. Kāpēc ne līdz 11. Tiešām. What the fuck? Tā kā, come on. Bet jā, ir... Mēs taču pērkam visu kaut ko un skatos, ka laiks jau mazāk, un uz beigās samaksāja tieši bija 9,59. Un tā bija ikstenē karti. Tas bija ļoti labi, mēs nepaspāķām, mums bija šausmīgi daudz produktu. Viena izdevīga diena. Un pēc tam man tāds, ir jau 10 vakarā ar tumšārā, bet es gribu uz to uzvaras parku. Gribu pastīties, aizbraucu uz turieni. Un labi, tur bija vispār tik skaisti, tur bija sarkana balts sarkanas sveicītas, sāc, un tāds, oh my god, tur bija pilns ar cilvēkiem, un man tāds, tajā brīdī es sapratu. Man rīt pa dienu ir jāatnāk uz tejieni, un man ir jāuzfilmē TikToks par šo. Man ir tas jāizdara. Business idea was born. Jā. Jāatzīst, es šobrīd jūtos, ka tu esi fake. Jo es biju pārliecināts, ka tas bija tos first impression. Bet first impression dienas laikā. Man ir komentārs par to TikToku. Es biju ciemos, es biju balītē, kur bija cilvēki, kas tevi nepazīst, un viņi runāja par to TikToku. Un bija tāds, tā ir. Oh my god, nopietni! Jā, es redzēju TikToku, ka tu uzvars par rakstu, un tu esi tāds, Santas TikToks. Oh my god, I love that! Jā, jo, es biju vakarā, un es tur kaut ko fočēju, filmēju, studīju vecāku šitā, bet tur bija tumšs, neviens neko neredzēja. Un tad es zināju, ka man vajag atnākt dienas laikā un to izdarīt, bet tas TikToks went viral. Es esmu nobloķējis kaut kādus. Kas bija krievos kas bija interesanti. Es viņu sākumā ieliku TikTokā un Instagramā vienā laikā. TikTokā viņš kā Instagramā, viņam bija tur daži tūkstoši kā parasti. Un pēc tam viņš arī Instagramā aizgāja. Viņiem abās divās platformās ir virs 100,000. Wow! Let me check! She's famous, she's rich. Jā, Latvijā maksātu par reklāmu naudām, tad tā kā būtu skaisti. Tā. Pastīsimies. 120,9 TikTokā. Wow! Vai tas ir tavs skatītākais TikToks tagad? Nē. Vai tev ir miljons skatījumu? Nē. Un tūlīt. Un Instagramā ir 104,000 arī. Tātad 200. Jā. Man skatītākais TikToks, viņam ir 214,000, un tur ir tas some madness and badness combination, kur bija gurķi ar tomātiem un krējumu. Jā, but that's so good. So good. Un jā, kopš tā uzvaras parka TikTokā esmu nobloķējis kādus 100 cilvēkus, man liekas. 100? Jā, ļoti daudz. Es gāju pēc stundas vienkārši bloķēt cilvēkus. Bet ko viņi tur tā kā tulkoja tos komentārus? Jā.
Tur bija diezgan tādi, jā. Tie bija traki komentāri. Tie bija wild komentāri. Un tā kā citi bija tik traki, kad uzspiedu report viņiem. Pirms cilvēku nobaudīja, uzspiedu report. Un par pārsteigumu man likās, ka TikToks neko nedarīs, jo tas komentārs kādā tur krievu valodā ar latviešu burtiem, kurš saprīs, kas tur rakstīts. Bet nē, man atnāca pēc tam notifikācija no TikTokā, kad paldies, ka esmu supportu. Man tā nekad nav bijis. Es vienmēr, kad es noreportēju, man atbild pretī, girl. Really. Why did you do that? Girl, not really. We don't believe that. Nē, man tieši atnāca, kad paldies, un kad viņi pašiem tur kāds violence un blablā saskatījuši tajā saturā. Man tāds ceru, ka tam cilvēkam vairs nav TikTok profils, bet jā. Un arī pēc tam, kad viņš aizgāja vairāk Instagramā, tad arī vajadzēja daudz cilvēkus bloķēt. Bet jā. Nurē. Tādi tie pīrāgi. Tālāk par 18. novembru runājot. Biju Jelgavā 18. novembrī, jo labi Jelgava, 18. novembris. Do you? Un Maskal, jā, pēc Jelgavas svētkiem man bija atziņa, ka Jelgava tomēr ir lauki. Man arī ir maz atziņa šodien. Jo, vai būtu vienkārši prātā bija palikuši 18. novembri bērnībā. Vai tur 100 gadu 18. novembris, jo, bet arī bērnībā. Centrs bija pilns, bija pēc cilvēkiem, kad dienu pirms 18. novembra es sēžu darbā savu kolēģiem. Kādi jums plāni? Nav plāni. Es tā, perfekti iespēja noreklamēt Jelgavu. Sāku stāstīt. Mums Jelgavā, mums ir Hercoga Jākaba laukumā, tur katra skolā, katra skola un katra iestāde liek no svecēm, jā, tur zīmējums, bet es saku, nevis tāds basic, bet parasti visi went south un tur kaut kādu milzīgu staisa. Rīktīgi reklamē. Jā, tur vienmēr ir koncerts centrā. Pilns cilvēkiem tur uz torņa ir tās grafikas, projekcijas, jā, un tur viss kaut kas notiek, un pašā tornī arī, un kas reklamē, aizbrauc uz Jelgavu. No. Man tāds, es gribu redzēt. Es aizbraucu uz Jelgavu. Aizbraucu uz pastos pastos torņa projekciju. Ok, nostos. Jā, smuka. Laba projekcija. Pirms skaisti. Okay. Staro Jelgava. Eju tālāk. Man tāds, pirmkārt, jo es biju cerējusi, ka tur būs tā kā pēkt ar cilvēkiem. Nebūs, kur mašīnu likt. Mēs mašīnu nolikām pie... Tiešām tur bija Zelta vārta, tur ir tas coffee shopiņš. Ziniem. Tur nolikām mašīnu, tur pat centrā, basically. Es gribu, ka tur tik maz cilvēki. Plus koncerts sākās 8. Koncerts sākās 6. Mēs braucām 8. Man likās, tas būs pilns cilvēkiem. Aizeju, pastos, koncerts jau ir beidzies, tur ir DJs vienkārši. Un es vienkārši ekrānu laižu mūzikas videoklips un skan mūzika. Man bija tāds pirmkārt. Drāmu par Jelgavas koncertu. Jā, par Mika Galanovski. Jā. I'm just sinner. Jā. Varbūt viņu vajadzētu pasaukt no bīdi. Nē. Nē. Pirmkārt, ja viņš nodzītu uzs tikai tad. Es iedomājos, ka viņa uzs ir tāpat kā Santas novatadzības. Oh my God! So, anyway. I'm just sinner. Jā, aiziet tur. Pirmkārt, kur sveču zīmējumi? Nav. Tagad ir pie katras skolas vienkārši. Why? Jelgava? Es nezinu, kurš ir atbildīgs par šo. Padomājam loģiski vienkārši. Vai es apbraukāšu katru skolu? Nē. Kāpēc es to darītu? Darīt man nav ko. Es nezinu, kurš neved atpakaļ to tradīciju. Jā, tā bija perfekta tradīcija. Covidā sākās tas, ka nevarēja pulcēties un tad vienkārši katru skolu. Jā, es atceros, kad bija Covid, tur es pat strādāju skolā, mēs pie skolas likām to zīmēm, bet man likās tik, tā bija tik skaista tradīcija pilsētai. Kāpēc, lai mēs tā kā viņu nē. Plus toreiz lika gan skolas, gan visādas mazākas iestādes arī, ja gribēja. Un tas bija pašā centrā, tur bija pašvaldības iestādes. Jā, un tur cilvēki gāja skatīties, un visi priecājas, un tur vienkārši neviens nebija. Un tad es darīju pēc tā, ka tas, kurš man patika, es viņam noliku svecīti tā kā klāt. Un jau tur varēja fočēties tajās svecēs, un tur bija pilns cilvēkiem, visiem tā, no. Man versija. Vai nebija tā, ka bija mazāk aktivitāte svētkos, tāpēc, ka lielākā daļa izbrauc uz laukiem, jo tās bija garās brīvdienas? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka pirmkārt... Tas vienkārši nav tik aktīvi. Es domāju, ka pirmkārt tāpēc, ka nav salūts Jelgavā vairāk, jo agrāk bija salūts. Visi gāja uz salūtu. Visi gāja uz salūtu. Es domāju, ka pirmkārt cilvēki negāja, jo nav salūts. Otrkārt, ja agrāk bija tāds,
Mans Māris ar savu klasi gāja likt šodien tās egulīt. Nu, tas lampas priekš skolocījumiem aiziešu pastīties. Tagad tur nav ne bērni, jo viņiem nav jāatlikt tās gaismas, ne vecāki, jo viņu bērni tur nav likt tās gaismas. Pareizi. Tā kā tāpēc arī, kāpēc lai es tur ietu? Man liekas, ka šogad arī bija bad tas line-ups koncertā. Tur bija, like, Tirkijas bēndi Jelgavas dziedāja. Nu, es aizgāju 8, tur reāli pieskatos bija maz cilvēku un vienkārši rādīja. Tur bija tā dziesma. Kā tad darma 20 ar to latviešu šlāgeru? Tā dziesma. Ei, brāl, dzīvi nekaulē. Viņš tā ekrāna, tas video klips un tur visi. Mēs mamma būtu teica. Me? Jā, tāpēc bija šī vīlusies pie algu. Jūs visiem tā reklamējat tos svēkus. Un tāds, what happened? What happened? Jā, un pēdējais... Identifikācija. Nē. Just throwing out words. Tieši kaut kas pretējs, man liekas. Just throwing out words. Jā, un vēl viena lieta, mīļa, vai jūs skaties X-faktoru? Tā, par X-faktoru runājot. No. Es nesapratu. Es nekad neesmu redzējis nevienu epizodi X-faktoru. Līdz, es vēl stāstīšu, tagad mēs bijām Gēteburgā, tieši mēs bijām svētdienas vakarā mājās, un Uvai ar Andu viņām bija uzliekam X-faktoru. Tas zini. Lūdzu, pastāstiet man visu. Viņas man izstāstīja visu, kā tas notiek, kāpēc un kā. Un mēs nostājāmies to šovu. To šovu. Bet tikai vienu epizodi, bet to pēdējo epizodi, kas bija. Un man patika. Es labprāt skatītos tālāk. Žēl, ka mums nav kaut kāds subscription televizoram. Go3 ir. Vai mums ir Go3? Mums nav Go3. Es paprasīšu kādam, kāds iedod. Jo it's so good. It's so good. Zini, es arī pagājušajā gadā, es tā kā skatījos. Nu, turpin. Pēc tam. Labi. Tad, kad es atceros pie māmas, viņai pat televizoru ietviņš, es skatījos, bet nebija nekad dzīvē neslēdzīgs faktoru neskatījos. Bet šajā sezonā esmu invested. Kas ir tos mīļākais? Man ir 2 top favorīti. No. Man ir viena, es tā kā esmu kaut kā meiteni sauc. Emīlija? Nē, tā nav Emīlija, tā nav tipa. Es viņu sauc par artsy-fartsy meiteni. Artsy-fartsy, tu tā ir tā? Katrīna Kovaļuka. Jā. Lover. Akadēmijā. Man patīk viņa. Viņa nav mācās mākslas akadēmijā. Kultūras. Visas mamma man tā teica. Ļoti pārliecinoši viņa teica Kultūras akadēmijā. Kas mākslas akadēmijā? Es nezinu, mākslas akadēmijā. Anda vai mamma? Mama. But anyway, Kovaļuka, love her. Un otrs man patīk Jānis. Tas reperis. Love him. Viņš ir tik funny arī. Tā kā viņš ir pirmajām 2 atlasēm. Es zinu tikai Emīliju, jo Hašers viņu ģērbi. Jā. Bet... Tu zināt manus? Man, Krišjānis. Bet tas tāpēc, ka viņš strādāja operā un es viņu personīgi pazīstu. I love Krišjānis. I love arī Krišjānis, jā. Go Krišjānis. Go Krišjānis. Un, honestly, man patīk arī Bekars. Zini kā, man ir ļoti daudz iedāk. Gāģis varat izdomāt šos vārdus. Par Bekaru runājot. Man sākumā pirmajā, tādas man tāds, jā, forši. Pirmajā šovā man tāds, tād meh. Otrajā epizodē man tāds, šā bija otrā epizode, laikam, vai trešā? Šā bija otrā. Es esmu iedēsīgs faktoru ar tur kopā. Jā, tad bija atlase. Jā. Tad bija krēslu uzaicinājums. Jā. Tagad bija otrā tiešraide. Jā, jo pirmajā tiešām man tāds, man Bekars bija tāds, kas ir krēslu izaicinājums? Tātad. Ok, girly. Tātad tur ir tā, kad pirmajā reizē vienkārši nāk cilvēks nociet, žūrīs saka, jā vai nē, tev vajag vismaz 2, ne, tev vajag vismaz nezinu, cik. 3. To es nezinu. Nelasīju 0. Nē, tev vajag 2. Nē, tev vajag 3. Jā, tev vajag lielākumu dabūt. Jā, 4 žūrijas locekļi. Inters Busulis, Reinis Sējāns, Marats un Aija Hauškāpa. Jā, tev vajag 4 tiksiņus. Vienīgais, ka viņi agrāk tā dziedāja pirmajā sezonās, kad arī īsi ekspertā vienmēr uz skatuves nāk, kad ir audi. Bet tagad tā nav. Jo Covid laikā viņi izsaka momentā, kad ir tikai 4 cilvēki. Un tagad nē, bet tagad arī tā pirmā atlasē tā, ka tas cilvēks nāk un vienkārši viņi 4 sēž pie tā žūrijas galda. Jā. Bet tas nav tā kā ar cilvēkiem fonā, kas skatās. Nezinu, kāpēc, bet jā. Tad ir tās, tad viņi saka jā vai nē. Tad nākamajā reizē krēslu uzaicinājums. Katram žūrijas loceklim ir 3 krēsli. Un viņiem nāk tie cilvēki, kuri ir nodziedājuši pie viņa. Jā. Nu jā, tas ir krāsotājs, un tad ir live tiešraides. Kur viņi izpilda, un katrā tiešraidē izbalso 2. Un katram viņam ir viens no žūrijas. Nē, pirmajā izbalsoja 3. Tagad bija 2. Un es nezinu, cik būs nākamajā īstenībā. Bet katram tam žūrijas pārstāvam ir tas mentorējumais, jā? Jā. Nu, katram dalībniekam ir savs mentors no žūrijas, jā. Jo tie 3 krāsli būs tie tavi 3 lietas. Bet jā, pa Bekaru runājot. Man sākumā bija tāds, kā forši, bet nebija tāds, oh my God, jā. Bet šajā, tāpēc, ka man ir latviešu sirds, viņi dziedāja tādu latviešu tautu, tā kā tādu tautas dziesmu.
Es nezinu, kas tā bija pa dziesmu. Piekuns skrien debesīs. Jā, So random. tik skaisti. Un Gosties, tas tagad, brāļaurīt. ja parasti viņiem ir viens solis, tagad tas viens cits sāk. Tā ir grupa? Jā, trīs čaļi. Bekars. Un šajā grupā So ir dumb Armands, nosaukums. Jānis un Varis. Agrāk bija arī Matīs, bet Matīs izstājās, viņš kļuva par biznesmeni. Ui. Smash. Bet jā, un tas sāka dzirdēt cits šāds, kas parasti nedzietu tādā ļoti zemā, skaistā balsā. Man patīk zemes balsis. Piekuns skrien debesīs. Viņa tāda latviešu outfitī, un viņš sit bungas pa vidu, tādas lielas ādas bungas. Ja tu- Un jā, tajā mēs to brīdī parādīsim. man bija tāds smash. Man bija tāds, Nē, man vienkārši bija Viņam tāds. viņam ir 21. Man, nē, nu ne tādā ziņā, bet man ir tāds, tajā, nē, es domāju, tajā brīdī man bija tāds, jā, I love, tā kā tas priekšsums bija amazing. Tas bija mans mīļākais vakar priekšsums ap citu. Un man pirms tam nepatika beigās. Man bija tāds, meh, bet man bija tāds, jā, tas, jā. Pirmkārt, jā. briesmīgs grupas nosaukums. Briesmīgs. Man liekas, vārds Bekars, viņa teica, ka tas kaut kāds mūzikas zīme. Tā ir mūzikas zīme. Tā ir mūzikas zīme, kas atceļ. Visas iepriekšējās zīmes Jā. ir samīdzīgas, jā. Cancelled. Jā, Cancelled! jā. Basically. Jā, bet īstenībā, kas man liekas interesanti, ko es uzzināju slākojot Instagramā, tā meitene, kuru izbalsoja tagad zarēja True Colors. Patricija. Viņa ir kopā ar Bekaru solistu. Jā, Viņa ir Armando. derīga. Es domāju, kāpēc Un viņš viņai šovā bija to nepiemina? Viņa bija kopīga dressing room. They fucked. I know. Jā, bet Okay, man esmu interesanti. tik vienreiz, man liekas, ka visi cilvēki vienkārši... Es esmu pārsteigts, ka es no viena vakara esmu tik kompetents. Un Es zinu, ko, tagad arī kompetenti. un zinu, ko vēl es skatos, ir Krivenčī faktors. Vai jūs zināt, kas ir Krivenčī faktors? Krivenčīs. Tas ir tas Viņu ekstra neatbalstu faktors. nekādīgi. Nē, Jārim Krīvēnam ir vienkārši šovs, kur katru reizi viņi nāk kāds viesis un viņi kopā skatās to epizodi. Tas video kaut kāds 10 līdz 20 minūšu Tā garš, bija kā arī kuras. ar kaut kādu vēl šovu. Basically tā kā YouTube reacting video vienkārši, ka viņi skatās to my priekšā. God. Bet viņiem bija Samanta Tīna. Ar balss ciemos. maskā tā arī bija. Bet to nevar teikt Krivenčī. Bet I hate Krivenčī, viņš ir pretīgs. Oh. Viņš ir cancelled. Transfobs. Transfobs, jā. Anyway, ļoti patīk arī Krivenčī faktors. Kā entertaining. Vakar tieši nostījos ar Donu. Viņiem vispār nesagāja enerģijas, man liekas. Viņiem tā kā Tons gribēja skatīties, un tad Jānis laik runāja, un tur kaut kas nesagāja, bet tā ļoti, ļoti funny. Rekomendēt, un arī katrs epizodes highlights, tā kā nosīties. Nu, katru reizi viņiem tā kā mainās, tur vies, tur bija Bāliņš, tur bija Samanta Tīna, tur bija Dons, tur bija vēl kaut kas. Tā tālāk, bet jā, labīgs faktors. Jā, es gribu skatīties. Jā. Es gribu turpināt skatīties. Jā. Bet man arī ļoti patīk Krišjāns. Let's do that. Es esmu gatavs sākt. Jā, bet zini, kā par Krišjānu domāju, man viņš atlasē nenormāli patika. Man liekas, oh my god. Tā kā perfekti, visai ir perfekti kopā. Bet man liekas, ka tāds, ko viņš ir izvēlējies, tās divas tiešām. Man tieši patīk, ka viņas ir oriģināli. Jā. Tā kā, nav tā kā basic populāras. Es domāju, ka tas nav populārs dziesmas. Man liekas, tas ir. Man liekas, ka pirmais reizes bija tik perfekti, ka man liekas, viņam ir kaut kādu, es nezinu. Man liekas, ka vienkārši dziesmas neparādīja visu viņa tā kā to skaisto balsi, ko viņš parādīja atlasē. Labi, kā šīs epizodes moderātora es ielikšu punktu šeit. Turpināsim noteikti nākamreiz. Es domāju, ka mēs esam interesēti visi šie X-faktori, un mēs varam veltīt arī nākamajās epizodēs segmentu X-faktoru. Man bija jauns segments, sorry, aizmirsu. Bet es gribēju teikt, jā, lūdzu, turpini ar saviem jaunumiem. Jā, tas ir viss no jaunumiem, bet es tieši vienu dienu domāju. Man bija tāds, labi, vienkārši kādu pusnodru meklēju random faktus internetā priekšdarba, un tad es domāju, jums katram ir bijuši savi segmenti no bīdē, un man nav. Jā. Un tad es domāju, man segments Kā būs. nē? To nebija? Kāds bija mans Viņam bija segments? tāds viens segments par kokteļiem. Kokteļiem, viņš bija vienreiz. Viņš bija viena epizode. Jā. Un tad pēc tam es biju nosakusi Latvijas mental health. Pareizi. Jā, arī viena epizode. Tev tiešām nav bijis tavs Vai šis organika. turpināsies arī vienu epizodi? Probably, jā. Es domāju, ka jā. Oh my Bet God, es we domāju, gotta ka stick to katrā epizodē nolasīt random faktu. Nice, jā. Šodienas fakts. Šodienas fakts. Man liekas, vajag pateikt tā zemu. Šodienas fakts. Šodienas fakts. Okay. Fakts. Tas būs. Jā, tas būs. Okay. Pasaulē, es lasīšu angliski. The world's oldest dog lived to be 29.5 years old. Gandrīz tricārs. And recently died.
Čimbi, Jā, tev ir nesen līdz nomira. 30 gadiem jāiedzīvo. Jā. Nekā tā. Tas bija vai nu šis, vai arī fakts, ka žirafei ir 30 reizes lielāka iespēja, ka viņām iespējas zibens. Bet šis vēlējos no mažas suņu faktu šodien. Honestly? Kāpēc? Jo viņas Es ir nezinu. Tas ir garāks, Jā, es domāju, ka jā, tas ir garāks. Jā, tas gan jau strādā arī uz cilvēkiem. Garākam cilvēkam ir lielāka iespēja tikt. Sasistam. Vienkārši. Vienkārši sasistam. Jā. Labi, tas viss no tevis. Jā. Paldies, Santa. Bija ļoti interesanti un izvērsti par X-faktoru no tevis. Labi, X-faktors. Man ļoti patīk. Bet tiešām bija ļoti izvērsts. Bija skaisti, paldies. Un keep that hand clean. Oi. Artur, Jā. mans dzīves biedrs. Dažreiz netīšām tevi nosauc par savu istabas biedru, un man liekas, ka cilvēki domā, ka mēs dzīvojam vienā istabā. Brīžiem. Roommate, it is like tā kā dzīvokļu biedrs. Tas ir. Jā, tas ir. Bet roommate vairāk ir tā kā kojās, kur tiešām jūs dzīvojat vienā istabā. Bet cik jūs esat roommate? Man liekas, cilvēks saka roommate. Mēs esam Flatmates. Jā. Un viens no tajā mans istabas biedrs, un nedzīvo ar viņu vienā istabā daudz. Bet jā, istabas biedrs stāsti. Pirmkārt, man ir beidzies mans sober month. Diemžēl, jā, es esmu pielicis Latvieši dzērāju tauta. Latvija dzērāju tautam. Bet, jā, tātad 17. novembrī pārtraucu šo streaku. Kāpēc? Tāpēc, ka es devos atpakaļ mājās. Es devos atpakaļ uz Zviedriju. Oh, my God, uz Zviedriju sauc par mājām? Jā. Kāda ir Zviedru himna? Svenska! Viņiem nav himna kā dziedāmā himna, bet viņiem ir nacionālā dziesma, ko viņi dzied himnas. Man liekas, ka es esmu to šo Du jautājumu. gamla, du fria, du självständiga. Artur, vai tu esi domājis dabūt kādreiz Zviedrijas pilsonību? Jā, īstenībā. Kāpēc? Man liekas, ka daži grievietotības cilvēki, kur dzīvo Latvijā, viņi Bet nemāk runāt latviski un Artūrs nevis for no... grievietotības, bet krievalodīgie. Viņi nemāk, jā, latviešu himnu. Meanwhile, Artūrs viņš iemācījās zviedru valodu un ir zviedrs tagad. Jā. Bet, gribēju tādu uztaisīt tādu weekend getaway uz Zinu, ko es Zviedriju. darīju. Citiem cilvēkiem Instagramā tā kā ķipa Rīga vai Latvijas lāža, tur England. Nu, ka tie, kas dzīvo kaut kur. Man Riga, Gothenburg. Jā, tā vajag. Jo, honestly, man tā kā Gēteburga tiešām ir mīļākā Zviedru pilsēta. Es esmu bijis tikai 3. Es biju tikai 3 pilsētās. Nav kāda maza pilsēta Zviedrijā. Gēteburga ir otrā lielākā pilsēta Zviedrijā. Tagad es zinu, kā mēs izskatāmies, ko mums tāds Jelgava ir ceturā lielākā pilsēta Latvijā. Jā. Bet es gribētu, lai tu aizbrauc roadtripā par Zviedriju. Es arī. Jā. Bet Zviedrija ir expensive. Nē? Nu, es pat tām 3 dienām iztērēju 120 eiro. Vispār nav slikti. Bet labi, tu vienu dienu arī nogulēji Es vienkārši arī mājās. gulēju mājās, jā, tā kā tas bija tās taupības diena. Bet, jā, es uztaisīju tādu weekend getaway prom no valsts svētkiem. Iekāpu Ryanair lidmašīnā 17. novembrī un 20. novembrī lidoju mājās. Mēs paņēmām tādu B&B un Man kā kas saka B&B. Ko tas var nozīmēt? Airbnb. Paņēmām a flat in Airbnb. Bet galvenais attraction Gēteburgā bija tas, ka mēs ar Uvu devāmies uz reiviņu. Tad es pirms tam biju devies tādā research, un es sapratu, ka Gēteburgā vispār Zviedrijā kā tādā klubu, tātad reivošanas kultūra ir ļoti underground. Tur nav borderline nelegāli, jā. Un tas viss notiek Facebook grupās. Ja tu gribi uz kaut kur nonākt, tev ir jāmeklē viss Facebook grupās. Un es tā kā pievienojos kaut kādās 8 Facebook grupās, un es meklēju, un es ieraudzīju, ka tieši 18. novembrī ir reivs ar nosaukumu Abstract Dark Autumn. Un ķipa tumšo tehno vakars. It wasn't really dark. Un jā, un es no vienas puses biju nenormāli excited, jo tas bija mans pirmais reivs ārzemēs. Bet man bija tāds anxiety. Es pirmkārt tajā dienā kakāju 4 vai 5 reizes. Tas bija crazy. Poop Lord. Jā, es poop mapā esmu pirmajā vietā visur. Un arī tajā pašā vakarā, tā, kad mēs sēdējām, gatavojāmies, iedzērām ar Uvu rumkoliņas. Man bija tāds anxiety, man bija tāds, Uvu, lūdzu, vienkārši paliekam mājās. Tas tā negribēs. Bet mēs iesaistāmies taksī un aizbraucām uz to venue. Tas notika tādā noliktavā, un tie cilvēki,
pirmkārt, on a lot of drugs. Tiešām staigāja apkārt, bez uzēja halucinēja. Tur bija tā, ka viens sieviete kāds 4 reizes nāca pie manis klāt ar to. Šādā veidā. Un tagad tu redzi, ka viņa visibly halucinē. It wasn't great. Bija cilvēki, es redzēju, kuri bija uz ketamīna, redzēju a lot of dick. Tāpēc, ka tur tajā toaletē, tur bija tā, ka tur toaletē, tur, kur ir pisoši, blakus ir izlieta, un es to izlietu, un visai gāju pildīt savu ūdens pudeli. Un tur visu laiku bija tā kā likpiņš. Jā. Vienā brīdī es redzēju, ka tur bija tā, ka tur viens puisis, viņam gāja ļoti slikta čurāšana, tāpēc viņa draugs viņu apķēra no aizmuguras, izvilka ārā viņa pimpi un lika viņam čurāt. Jā. Oh my God! Dievs, tas man traumatizētu for life. Jā, bet es pamēģināju jaunu apreibinošu līdzekli. Es domāju par to, kā tas draugs padzēja tam draugam čurāt. Es zinu, es dabūšu ārā no savas galvas. Jā, tātad es pamēģināju jaunu apreibinošu līdzekli, kas ir tā kā legāls, bet nelegāls. What do you mean? Būtībā, ziniet, tie small canisters, kurus liek iekšā putukrējuma pudelē. Tāda ar gāzi. Ziniet, ties putukrējums. Jā, un viņam skrūvē tādu gāzīti iekšā, lai viņš uzputotu to putukrējumu. Lūk, un šo gāzi pilda balonos, un pēc tam viņi var elpot, un tad tev tāds viegls apreibinošs efekts. Un viņš ir būtiski uz 30 sekundēm. Bet to lieto narkomāni. Tā kā es lasīju kādu rakstu, ka narkomāni bija apzaguši veikalu, nozaguši tās putukrējumu, tās tā, lai apdulbītos. Wow! Jā, bet man bija iespējas, pamēģināju. Es neteicu, ka man baigi patika, bet... Kāda bija sajūta? Es saku, viegls tāds... Tā kā poperi? Nē, ne tā kā poperi. Vairāk tā kā tāds, tu ievelc, tev bišķi tā kā apreipsti, bišķi tā kā smaidīgs kļūst, jo tehniski tā ir tā pati gāze, kas ir smieklu gāze. Hēlijs? Nē, hēlijs pagarina paukstu. Smieklu gāze tā, ko dod, es nezinu, dzemdībās. Dzemdībās dod un zobās dod. Tā kā anestēzija. Nē, es zinu, ka ir laughing gas, bet zinu, ka viņi dod zobās. Es nekad neesmu redzējis, ka viņu dzemdībās. Jā, tad es pamēģināšu šo laughing gas. Arturs zina, protams, labāk par sievietēm. To mēs arī šodien noskaidrosim. Jā. Jo šodienas nākamais segments, lielais segments, kuru jūs varat gaidīt pēc mūsu jaunumiem, ir par to, ko Arturs zina par sievietēm. Es zinu visu par sievietēm. Es esmu sieviete. Period. Arī kā Arturs šodien teica, period pimple. Period pimple. Kas ir period pimple? Tas ir period pimple bestness. Bet jā, tātad efekts, es saku, ļoti īs šiem small poppers, small gāzēm. Bet mūzika būtībā vispār nebija hard, ļoti patīkama. Jā, īsti ar vienu neiepazinos, parunāju tikai 2 cilvēkiem, 3 cilvēkiem. Kas tad, kāpēc? Tu parasti iepazīsties ar visiem? Tev bija iespēja parunāt ar visiem cilvēkiem zviedru valodā, un you didn't took it? Jā, es laikam biju tādā noskaņojumā, kur es gribēju tā kā viens dejot un baudīt mūziku. Wow. Jā. Nē, tā kā es saku, es ar kaut ko parunājos, bet tas tāds nebija mans mērķis iet un iepazīties ar visiem. Jā, un tad lieku teikt, ka tas bija sestdienā, tad svētdienā mums ar Uvu bija diezgan grūti, un mēs visu dienu vienkārši nogulējām, gultām. Kas arī bija nepieciešams, bet tāpat viens puses. Man nav nekādu vainas sajūta, jo es to pilsētu jau zinu, un viss kārtībā, bet man žēl Uvu. Klau, man te jautājums par Zviedriju. Es dzirdēju, ka tur ir ļoti grūti dabūt alkoholu, tā ir? Jā, tā ir. Kā piemēram tādās klubu reivu vietās tur pārdod alkoholu? Jā, tur varēja dabūt. Tātad ir tā, ka viņu sistēma, jā, protams, tādos visos bāros, klubos tu vari droši dzert, ko vien gribi. Ja tu gribi sev nopirkt, tad viņiem ir valsts kontrolēts veikals. Skandināvijā. Jā, kur tāda būtībā tu vari nopirkt alkoholu tikai vienīgi tajā veikalā, kas ir virs 3,5%. Un šis veikals strādā līdz 8 vakarā, darba dienās un sestdienās līdz 3 un svētdienās vispār nestrādā. Un tāpēc ir jāieplāno, savu dzeršanu ir jāieplāno laicīgi. Arī Latvijā tagad to grib ieviest. Nice. Ne to veikala part, bet to laika part. Jo Lietuva arī tā ir Lietuvā. Tur arī nav 18 gadiem nevar cert no kaut kādiem 21 vai no 22 var cert Lietuvā. Latvijā arī grib šo visu tagad. Jā, un Lietuvā ir tā, ka kādās sestdienas līdz 2-3 dienā tu varētu dabūt alkoholu. Jā. Es domāju, ka
Varētu no 2025. gada arī Latvijā. Es domāju, ka tā būtu. Tā alkoholisms ir diezgan liela problēma. Bet, piemēram, tur mēs Drink every time, attiecībās, ka latvieši dzērāja tautu. Tur mēs nopirkām duty free zonā, pirms mēs lidojām ārā no Latvijas. Tur mēs nopirkām litriņu ar rumu un viss kārtībā. Un tad varējām baudīt dzērienus. Bet Gēteburga pagāja ļoti forši, ļoti mīlīgi, vienkārši ļoti īsi, bet ļoti forši. Tā citādāk, īsti nekas nenotiek. Tas bija vienīgais, kas man notiek. Plus mans telefons tur lādējās, tāpēc nevaru pārbaudīt savu galeriju. Vai es kaut ko esmu darījis? Es mēģinu atcerēties. Svinēju Līnas dzimšanas dienu. Biju sober. Man uzkliedz draugi. Kas man īstenībā nepatika? Mans mērķis vispār ar šito sober month, nevis mērķis, bet tas, ko gribēju darīt, ir gribēju teikt visiem, ka es nedzeru, lai visi to zina. Lai man nav stimuls padoties būtībā. un arī tas, ka ja es saku tā tad citiem, tad arvien vairāk cilvēki zina to, un es ceru, ka viņi arī to respektē. Es atbraucu uz Līnas dzimšanas dienu, un tur bija tā, ka tad, kad es braucot uz turieni, man galvā bija tas, zini, es esmu izturējis tik daudz, cik man vajag izturēt, es varētu arī šovakar iedzert. Nedaudz, bet par godu Līnai es izdzertu klāzi. Bet tad, kad es atnācu un man prasīja, ko es šovakar dzeru, un es teicu, ka neko, es joprojām esmu skaidrā, un es arī gribu būt skaidrā. Man sāka bļaut virsū, kas tas ir, ko tev mainīs tas, ka tu sāksi dzert nākamnedēļ, nevis šonedēļ. Un es domāju, oh my God, what is the problem? Cilvēki vienkārši weird. Jā, un tas uzreiz man pašam nosita vaibu, un man bija tas, okay, es tiešām arī nedzeršu, un es aizbraukšu normāli mājās ar mašīnu skaidrā. Jā. Viss. Es tieši teicu par to, ka mūsdienu sabiedrībā alkohols ir pārāk daudz normalizēts. Tāpat kā agrāk pēc cigaretes cilvēkiem neviens nerunāja par to, cik tas ir kaitīgi. Visi vienkārši kurīja viņas. Un tāpat kā mums nav tā, ka mēs zinām alkoholu, ka mēs domājam tieši par to, ka viņš ir kaitīgs. Neviens nerunā par to, ka viņš ir kaitīgs. Yeah. Un kad varbūt pēc kādiem pāris gadiem mēs nonāksim tur, kur tā, ka cilvēks nedzers, tas būs pilnīgi fini. Jo tagad tu aizēji uz ballīti, un tu nedzeri visiem ir tāds, kāpēc. Man liekas, ka tā ir kompānija, kurā tu atrodies. Es neesmu nekad saskārusies ar cilvēkiem, kuri man pārmet kaut ko, kas nelieto alkoholu. Man nāca saskaties. Labi, es esmu tāds, kuram patīk iedzert. Un, tādā ziņā. Es esmu kur anonīma alkoholu. Es esmu tāds, kuram patīk iedzert. Es nekad neteikšu kādu glāzi. Vai kādu pudeli. Es arī iedomājos, ka šis vispār, protams, ka ir kaut kāds initial shock par to, ka tu nedzeri. Jā, bet es domāju, tas ir tāpat kā ar daudziem jautājumiem. Ko tas tev maina kā cilvēkam? Jo nav tā, ka tu esi kaut kāds sēd, depresīvs, un tu iedzer un tu kļūst fani. Tev jau īsti nav atšķirības, kāds tu paliec. Bet ko īsti cilvēkam tas maina? Tas ir kaut kāds vairāk tiešām tāds weird human thing. Jā, bet es vairs nedzeru tik ļoti, tagad esmu dzēris kopš Gēteburgas. Pagājuši cik 4 dienas. Tu būtiski pirms ierakstīji iedzēri to balzāmiņu. Mutīti. Okay. Oh my God. Tas tāpat kā viņš teica, ka viņš to šodien ēd. Jā. Neskaitās. Jā. Ui. Well, jā, tā kā that's that. Nice. Jā. Nice. Nē, man vēl pēdējais pielikšu tādu savu. Man patīk, ka tu nelieto alkoholu. Kā sieviņai. Man patīk, ka viņš nedzēra. Tu nebija tā, ka tu ietaupīji naudu reiz nedzerot? Vispār ne. Oh. Man kaut kas tieši teica to, ka, neatceros, kas Gundaga laikam, ka ekonomikā ir tā teorija, ka tā kā naudas plūsmu nevar apturēt. Tā kā ka nauda tāpat plūdīs kaut kur. Bet tā arī saka, ka cilvēki, kas smēķē, viņi tur gadā ietaupīja cik tur tūkstošus, ja viņi nesmēķētu. Es neticu, ka tu neietaupīji. Tev bija kaut kā, labi, tā nebija milzīga summa mēneša laikā, bet tomēr es domāju, ka tie bija kaut vismaz 50 eiro, ko tu ietaupīji. Bet padomājiet par Artūru, ja viņiem paliek pār 50 eiro, vai tu redzi, kā viņš viņus neiztērē uzreiz kaut kādā citam? Tu jau, kad tu gāji kaut kur, tu vienkārši dzēri kaut ko bezalkoholisku, tāpat maksā. Tāpēc man liekas, ka tas tāpat, jā. Tas maksā arī tāpat kā alkohols. Es dzēru mocktails, vienkārši jauc kaut kādus sulas un spraitus kopā. Vai
Elizabetes nedzēra bezalkoholiskos aliņus. Pie Kārļa arī. Pie Kārļa arī. Jā, šādās Kārlim vispār. Šādās Kārlim. Bijām pie Kārlīša, pie Taylors. Kā sāc viņu nosauca? Par Taylors mīlētāju, Taylors fanu? Kaut kā es viņu nosaukusi. Šādās Kārlītim, mēs bijām pie viņas dzimšanas, mēs viņam uzdāvājām milzīgu Taylors filmas pakātu. Jā. Love that. Un pie viņa bija Rosols no Taylors spaiņiem. Es redzēju, man bija Rīlā kādā, kaut kur es redzēju šo. Man bija Instagramā arī ieliks posts. Bet labi. Vai es varu savu segmentu izpildīt jau tagad? Jā, protams. Okay. Tātad Artūra snack time. Tātad es, kā teicu, šodien jūtos tā, ka es gribu izjokot. Bet tāpēc es esmu sagatavojis 2 snacks. 2? Jā. Un pirmais, tātad tradicionāli, būs šis yellow sweet potato chips with Tex-Mex garšu. Tu nezini, kāds ir garšu. Un tagad es nesaprotu, vai tas ir domāts kā sweet potato chips vai sweet potato chips. Kā jums šķiet? Vai šie ir saldi čipsi, vai tie ir saldo kartupeļu čips? Es domāju, ka ir saldo kartupeļi. Virsū saldais kartupeļs. Nu labi. Nu, tad kur paliek jautājums? Es vienkārši diskutēju par nosaukumu. Bet labi. Tad šis ir pirmais snack. Ir vairāki? Ir 2. Jā. Bagāts vīrs? Nē. Tāpēc viņš neietaupīja naudu. Džimba jau dzird, ka kaut kas nāk. Redzam. Džimbīt. Izstāsta kā pēc friškas. Jā. Nu cerams, ka būs garšīgi. Tiešām pēc friškas. Ok. Cheers. Man nekožās. Tev tāds liels bija. Garšo tā kā... Basic. Garšo tā kā kaut kāds... Tā kā... Es domāju, viņiem vēl garšvielas klāt kaut kādus. Garšo tā kā frīkartupeles ar kaut kādām basic bufetes garšvielām. Jā, bet viņš vienkārši ir augsts un sakalts. Jā, īstenībā. Nu, not bad, but not good. Nu, nepirktu tādus. Jā. Un otrs, es īstenībā nevaru to nosaukt par snacku. Man bēr. Es nopirku ramunē. Esmu dzērušies. Tas ir tas Japāņu dzēriens. Šis ir pineapple ramunē. Un šis ir tas, kur tev jātais vaļā, un tur tā bumbiņa būs pa vidu. Viņi ir grūti iespiest iekšā. Ko? Vispār nesaprotu. Nezinu, tu neesi skatījusies, kā tais vaļā ramunē. Bet viņš šļakst sārā, man liekas, ja viņi taisa tā. Bet nu labi skatīsimies. Vai tajā bija kaut kāds ķiploks klāt? Jā, viņam ir tāds garlic. Mami. Un viņš uzgāzēs, ka to bumbiņiem tīs iekšā. Žimīti naču. Tā. Un to spiež iekšā. Ok, nav tik. Nu re. Wow. Un kas tā pa bumbu, kaut kāda inde? Kāda garša tev ir viņam? Pineapple. Esmu dzērusi original un kaut kādu vēl arbūzu, man liekas. Nu, nezinu. Vai es tur jūtu... Džimba beidz. Vai es tur jūtu ananāsu? Nē. Tāds stīkla pudelīt. Ko tā bumbiņa dod? Kāpēc tad bumbiņa tas ir tas stopers, kurus kaut kā brīdī, jā, viņš bija te augšā, un viņš viņu iespieda lejā, tad viņi attaisījās vaļā, un viņš sāk gāzēties. Viņš kādu gaisu tur gaņo, kad kaut kas tur notiek procesu. Nu, nav garšīgi. Cik maksāja? Eiro ar kaut ko. Garšo tā kā kaut kas, ko tava moma tev ir nopirkusi no goda Krievu veikala. Bet tā... Mēģinīs tev nopirku limonādi. Bet tā oriģinālais bija garšīgs, oriģinālais caurspīdīgā tā kā tajā tā. Ordināls bija šī pēc spraitīņa garšu. Bet šie ir inči. Man viņi ieši tīri stilistiski ir arī. Vai depozīts? Nē, juzu garša. Vai šis ir depozīts? Jā. Ir depozīts? Ak, Dievs! Wow. Nu jā. Var nelabēlīgi ietekmēt bērnu aktivitāti un uzmanību. Girl, not helping today. Man ļoti patīk šīs aktivitātes, bet lūdzu nākamais pārbaudīt, vai tur ir ķiploku pulveris iekšā snekos, jo I'm dying a little bit here. Jau? Jā, es 2 apētmetīšām. Būs interesants vakars, īpaši ņemot vērā, ka šodien man ir sāpīgs tamī jau tāpat. Labi, tiešām paldies. Gaidīsim nākamās reizes. Tā nav ananāsu garša, jo te rakstīts juzu garša. Kas ir juzu? Juzu? Juzu.
Bet tā nav šī Sidonija. Bet mēs esam pēc ananāsu. Es esmu pēc Sidonijas vairāk. Tur bija rakstīts ananās, tā kad es The ņēmu. lion. Tā kā uz cenu zīmes. Tiešām lying. Pirms dzeršanas turiet nospiestu spiedogu vēl dažas sekundes. Luk. Pasjiploks man reāli moka šobrīd. Golika. Tā, kur ir džimba? Guļta, viss kārtībā. Labinieks, es turpinu. Cik mēs jau ierakstām? Kā tas šeit? 45 minūtes. 54. Ak, Dievs, otrādā kā griezt. Bet labi, es nekavēšu lieku laiku, turpināšu, jo mums jau, protams, vēl ir liela aktivitāte. Strādāju. Mans lielākais notikums ir, ka es strādāju, working hard. Jā, pareizi. Un ir jauns darbs, un, ziniet, es, labi, varbūt ar to tu nevari relētot, bet, kad tu sāc strādāt jaunā vietā, tev ir jābūs visas tā ikdiena, un tas ir tik consuming, tā kā enerģijas consuming, laika consuming, visi cilvēki, tā kā, ka tev ir jāiepazīstās ar jauniem cilvēkiem, tas vienkārši paņem tik lielu daļu, pat vairāk kā nekā tas pats darbs, ko tu dari. Vēl viens jaunums, kas arī ir saistīts ar manu darbu, jo, ja kā jau visi Facebookā var redzēt, es strādāju Saimā. Es teikšu, ko es tur daru un ar ko es tur strādāju, bet tie jaunumi, kas man ir partnerattiecības, likums ir pieņemts. Pakotne ir klāt. Pakotne ir pieņemta, kas nozīmē, ka gan viendzimuma, gan arī divu dažādu dzimumu cilvēku, kuri dzīvo kopā, varēs reģistrēt partnerattiecības. Kas viņiem ļaus sakārtot dzīvi, piemēram, jums ir ar to arī tas noderētu. Tīri dažādos citos līmeņos. Jā, visos līmeņos. Jā, nu ne visos, bet, piemēram, tagad, ja tev būtu slimnīcā, un viņš tev gribētu apskatīt, viņš īsti tevi nevarētu apskatīt, tikt pie tevis klāt, piemēram, jo viņš jau tev skaidri nekas nav, nekur dokumentos. Vai, piemēram, labi, es neturpināšu, neieslīgšu politikā. Vai. Bet kas ir ir homofobi, kur šobrīd vāc parakstus par šo referendumā. Viņi tikko sāka tikai. Un šos vēl nav sācis savu kampaņu. Pareizi. Jā. Bet tur nav kaut kāds konkrēts laiks, cik ilgāk viņiem jāskaitē? Viņiem ir, laikam, sākās 7. decembrī un beigsies 21. decembrī. Nevis nedēļas? Jā, man liekas, man liekas arī nav. Sorry, nē. Sāksies 7. decembrī un beigsies kaut kādā janvārī. Vajadzētu būt 7. februārī pēc labiem? Nē. Nu, don't quote me on this. Okay. Bet es zinu, ka beigsies janvāra sākumā. Labi. Un reāli fuck homofobi, es nevaru viņus ciest. Tagad nākamā cīņa par Stambulas konvenciju. Vienkārši gribu šos politiskos jaunumus atrunāt šeit. Vai nobīt kļūst par politisku... Mēs vienmēr esam gaini bijuši. Nu, jā, no manas puses. Par lobiju? Labi. Kas ir... Tu zini, kas ir lobijs? Nē, tu zini. Tieši tā. Lobijs būtu, ja mēs ietu tā kā pie deputātiem un teiktu kaut ko. Nevis runātu vienkārši šis podkastā. Labi. Bet es esmu kļuvusi par cilvēku, tagad saistībā ar to jauno darbu, kurš jautā... Congrats. Punkts. Kurš jautā cilvēkiem, kā iet. Un es mācos small talk. Jā. Kā tev ir vispār small talk? Jo es zinu, kā Arturam ir, bet kā tev ir small talk? Šodien īstenībā arī tieši small talkoju. Šodien arī bija kontra pasākumā. Un bija tāds kind of feeling alone there and weird. Un tāds socializētīgi, tas ir dzīvuši padrušku. Teaser. Un man bija tāds, need to do a small talk. Lai gan, vai es viņu kādreiz dziesmu runājis? Nē. Vai es viņu pazīstu? Nē. Tie klāt. I'm so proud of you. Did a little small talk. Tur ļoti maz palicis. Jā. Also, šodien arī biju mītingā saistībā ar freelance darbu lietām. Arī small talk in a way. Jā. Small talk in a way. Kad random pilnīgi tur, forši birojā, cik ilgi jau, Jā, exactly. Small talk. Es kādreiz, es small talku obviously, bet es nebiju ievērojusi, ka ja man pajautāja jautājumu, es reti kad atbildēju pretī ar jautājumu. Un kā man pajautāja, piemēram, kā iet, es pastāstīju, kā man iet, un es nejautāju, kā tam otram cilvēkam iet. Vai man tā kā pajautāja, kur tu šodien biji, un es nekad nejautāju, kā, kur tu biji. Es neveidoju to dialogu, un tam man vienmēr likās, es nemāku small talk, jo
nu, es nezinu, ko man teikt. Bet tad mums ar Arturu bija kaut kāda one-on-one meistarklase, kur viņš man mācīja, kā smalcākot. Viņš tur lika sarakstīt kaut kādas lapas, atceros, kad mēs runājām. Mums bija reāli smalcāk meistarklase. Un kopš tā laika, jāteikt, jaunajā darbā es ļoti to piekopju. Un es to vienmēr daru ar to jautājumu, kā iet. But I hate it. Jo vienmēr cilvēks tā kā, labi. Vai ne? Man tieši šodien paprasīja, kā iet, un man bija tāds... Un man actually dažreiz neiet labi, bet es jau tādu, ko tu teiksi? Kā iet tā iet? Pēdējā laikā man tādas pārdomas nāk. Darbīgi. Šitādā laikā kā tad var iet? Bet darbīga diena. Jā, es gribu sevi nogalināt. Ko tu man atbildēsi? Shocking trigger warning. My God. Bet man bija viens gadījums, kur... Es pārsteidzos ar to, kā iet. Jo es nāku uz darbu, es zinu, es satikšu savu priekšnieku. Pirmais jautājums, es saku, čau, kā iet? Un es nāku pa durvīm ārā, iekšā, un viņš iet ārā. Un es saku, čau, kā iet? Bet viņš iet ārā. So viņš vienkārši tāds, čau, labi. Un man tagad liekas, tas ir tāpat kā, kad es tev pateicu, sāksim kopā, pabeigsim. Ka man liekas, ka es domāju visu laiku par to, man liekas, ka viņš arī tā kā domā par to. Tas bija so awkward. Tas bija tā kā tieši starp durvīm, viņš tieši gāja ārā. Tur vajadzēja pateikt tikai čau. Bet nē, es tā kā apstājos, čau, kā iet? So random. So bad. So un random. Es cenšos vairs nejautāt, kā iet. Bet es mācos smaltākot, es ļoti mācos. Yeah, small steps. Observing everything. Vēl lietas, par ko esmu domājusi. Vai ir kādas vietas, kur jūs negribat, lai kāds zināms cilvēks jūs redz vai satiek? Vai jūs satiekat kādu, ko jūs zinat? Jo es biju Super Action vienu dienu, un bija tāds, ja es satikšu kādu, ko es pazīšu, vai man kāds šeit redzēs, it's so bad. Es nezinu, kāpēc man likās, tā kā, it's so embarrassing. Es negribēju tur atrasties, un es eju pa tā mailēm, un tāds, Dievs, kaut neviens man neredzētu. Un tāpat ir arī aptiekā. Man nepatīk redzēt cilvēkus aptiekā. Vai arī tā kā ir hot vīrietis aptiekā, man vienmēr ir bail. To jārā. Es eju ārā. Vai es gaidu, ka viņš izies, un tad es eju pie encounter un saku. Man liekas, ka jā, ka Super Action un aptiekas ir divas vietas, kuras negribētu. Man tāda nav. Kādreiz man bija ar humpalām tā bērnībā. Jā, es tieši domāju, man bērnībā tā bija ar humpalām. Es domāju, ka tagad īstenībā iemesla dēļ ir tramvajs. Jūs zināt, ka pazīstam cilvēku tramvajā. Tas nav tā, ka jūs ejat garām, jūs varat teikt čau. Jūs zināt, ka pazīstam, un tev ir jāiet ar viņu parunāt. Jūs braucat kopā tramvajā. Jūs vienkārši pamās viņam būs tāds what the fuck. Te nevar gluži bļaut pa visu tramvaju čau. Tu jāpieiet klāt un jāsveicinās. Un jūs kopā braucat to vietu. Un jūs zināt, ka tu nevarēsi klausīties tos AirPods, tev būs jāpaliek ar cilvēku jārunā. Saprotu. Man šodien tā bija, satiku arī vienu, tā kā viņš strādāja arī citā marketinga aģentūrā. Vienkārši pirms tam viņš bija kā mums kaimiņos. Un es tā kā vienreiz biju runājis ar viņu. Un esam vienā tramvajā. Un mēs norunājām visu ceļu. Nu, lieliski. Arturam patiktu. Man ļoti patiktu. Jā. Tas nebija slikti, vienkārši tādu. Bet tiešām tu būsi Super Actionā un tu kādu satiktu un tev būtu tāds, vienīgi, nē, es tiešām mēģinu vilkt visādās vietās, poliklinikā. Pie ārsta, runātu. Jā. Pie urologa. Es sēdētu rintā, kas tev? Kas tad tevam krāniņu? Kas tad tevam draudziņam? Jā, es nezinu, aptiekā safe, veikalā safe, safe. Jā. Es nezinu, man tiešām nav tāda. Es vēl izdomāju vietu. Frizieris. Kur tu tev griež matus blakus kāds, ko tu zini. Nē, es tieši domāju, čau! Labi, tur jā, neko saistītu vispār ar medicīnas iestādēm, tas man vispār nepatiktu. Ir mēs tā kā, ja tu ej ginekologu, ko darīt? Tu ej ginekologu kabinetā, un tu ginekologs redz tā, ka viņas ir divas arī, kad ir ārsts un asistents. Ir mēs tas asistents kādu meitu no skolas, ko pazīst. Ko darīt? Iet ārā. Jā. Es nevarētu. Es atvainojos, ne šodien. Šodien tomēr ne, mīļā. Es domāju, arī piemēram pie pisuāra runātu. Iu. Kas tev tur notiek apakšā? Girl. Nē, es tiešām nezinu. Labi. Man ir vēl viens jautājums, bet es laikam to atstāšu kādā citam podkāstam, nevis citam podkāstam, bet citai epizodei, jo man liekas, tas kaut kas, par ko mēs varētu vairāk parunāt, iespējams epizodē, kad mums būs kāda viešņa, bet šis jautājums bija, kāds būtu jūsu last meal?
Bet tagad nesakiet man, bet es domāju, ka jūs varat par šo kādu dienu padomāt, jo man liekas, tas kaut kas, par ko ir ilgāk jāpadomā. Es jau saku, to es atbildu. Nē, tur nav. Tur ir kritēriji. Tur tā kā ir jābūt 3-course meal. Un katram ir jābūt dzērienam, un katram ir jābūt ēdienam. Oh my God, kurš vispār kaut tādu var apēst? Nu, ja tas last meal. The last foodie. Jā. Bet es domāju, ka tā kā mums būs viešņa, mēs varētu ar viņu šo izspēlēt. Jā, mēs varētu. Jā, bet labi. Sweet dreams. Rest in peace, foodies. Mans nākamais jauniņš. Namaste. Es nopirku savus pirmos ādas cimdus. Un es tagad jūtos kā sieviete. Vai tie ir īstās ādas? Nemācēšu to pateikt, bet pēc cenas visticamāk, ka jā. Girl! Tad apēdīs tūlīt. Bet es nezinu. Varbūt arī nē. Dzīvnieku brīvība ir shaking now. Mani priekšnieki problēmas. Jā, bet ne, es nezinu. Es viņus pirku H&M. Tāpēc es pārbaudu laiks. Būs tāds, Letīcija, mums ļoti patīk. Tu mums ļoti patīk. Mēs dzirdējām kaut ko. Mēs zinām, ka tev ir ādas. Sorry. Nē, man liekas, ka nav. Beidz, H&M tiešām varētu būt fo. Jā. Man liekas, ka tur bija rakstīts, ka ir. Nē. Viņi nesmažo pēc sajaukumu. Bet es tagad jūtos kā sieviete, un man gribas tā kā dāma. Jā, man gribas tā kā iet un visiem tā kā Man ļoti patīk. Tev ir lādes cimdi bijuši kādreiz? Nē. Man tagad ir milzīgi dūraini. Es nevarēju izvēlēties starp milzīgiem dūraņiem vai starp ādas cimdiem, bet man ļoti. Bet man ir bijuši arī tie, tā kā tādi. Kā tas pulkaram materiāli no kā zābaks arī taisa? Samta. Tāda veida cimdi. Arī, kad katrs pirkts ir atsevišķi, un tev arī, viņi arī, tas šums ir kāda dāma, tā kā tev, ir forša sajūta tiem cimdiem. Jā. Man bija šoka terapija, es braucu bez austiņām tramvajā, un vispār tā kā no centra līdz mājām nokļuvu bez austiņām ausīs, es nebiju to darījis līdz gadiem. It was so bad. Es nezinu, kā jūs izturat, ka jūs braucat bez austiņām. Jo man liekas, ka jūs tā darat, es tagad esmu sācis beidzot klausīties. Es vienmēr klausos austiņas. Bet jā. Es biju tik briesmīgs, nevarēju. Man aiz muguras runāja kaut kādi 11, un tad bija kaut kādi ambient noise. Un tad kaut kāda meitene un puisis, viņiem bija kaut kādi 12. Viņam stāstīja kaut kādus spoku stāstus, visu laiku kaut kādu on pa telefonu runāja, un es jūtos reāli, ka man ir kaut kāda uztveres traucējuma, un vienkārši kā gribēju šitās iedot. Nē, es sēžu uz tiem noise cancellation momentās, es negribu dzirdēt neko, kas notiek apkārt. Un tad vēl ejot mājās, visas mašīnas tik skaļas, un es reāli jūtos, ka es būtu izmests no šīs pasaules. Man ļoti nepatīk. Nekad vairs tā nedarīšu. Un jā, tas ir arī viss. Man ir kāds segments. Man nebija segments neviens, Letīcijas petīcija. Letīcijas petīcijas galīgi aizmirsu. Letīcijas petīcija būtu vienkārši Go-gays. Ka gejiem vajag visas tiesības, un sievietēm vajag visas tiesības, un visiem vajag visas tiesības. Vienkārši for cilvēku tiesības. Slave. Cilvēku tiesības ir hot. Oh, nice. Tas kaut kāds tā kā sauklis. Reklāmas sauklis. Jā, cilvēku tiesības ir hot. Kaut kas tūlīt notiksies. Kaut kas tūlīt briest. Es vēlos adresot Artūru klaviatūru, mīļie. Tas ir kaut kas, es šodien pamēģināju parakstīt uz viņas. Kamēr es mēģinu ar viņu tikt galā šobrīd, lai es ieladītu paroli. Izstāsti, mīļais. Kas tad īsti notika? Jā, man notika mans pirmais negadījums uz mana dārgā MacBooku. Ja būtībā ļoti netīšām sanāca izgāzt kolas glāzi uz klaviatūras, bet ne uz visas klaviatūras, bet tikai uz pusītes. Tāda labā puse manai klaviatūrai bija ļoti sticky. Tad es speciāli meklēju kaut kādus tutorials, kā iztīrīt, ko darīt. Jo es nedomāju, ka man jānes pie meistara. Beidz, man nav naudas tam. Man ir nauda, ko papīpēt un ko nost. Bet man nav naudas šim servisam. Un es atradu tutorialu, un tur bija jāizmanto isopropyl alkoholu, jeb tātad tas spirts. Tā lielais spirts. Es aizgāju aptieku, lai dabūtu šo spirtu. Tur viņam tāda nebija. Bet es tiku pie salicilskābes, ko īstenībā izmanto ādai un piņu tīrīšanai. Vai nevar būt tā, ka tur to skābi sabojāja vairāk? Varbūt. Jā, iespējams. Jo spirtu var dabūt tikai, jo spirtu var, tā kā tur iekšā bija 90% spirts. Bet
Tāpat spirtu iespējams dabūt tikai un vienīgi ar recepti. Cik procentīgi spirtu vajag? 90. Jā. Tad dabūt šņabi vienīgais. Bet es arī domāju, bet šņabis arī atstāja paliekus. Varēja to manas salvetītes izmantot. Nu, jā, laikam būs jāmēģina vēlreiz. Un es tā kā attaisīju visus vaļā, un tiešām pirmās 5 dienas it was like a glove, like butter. Viss gāja ļoti smuki. Un tagad es atbraucu mājās pēc Gēdeburgas, un tas dators stāvēja aizvērts tās 3-4 dienas, un es viņu atvēru un atkal bija tas... Tagad diezgan briesmīgi. Tagad man stāstīja, man liekas, nevar būt tik traki. Nevar būt tik traki. Varbūt viens stāsts, viņš tā, ieķerās nedaudz. Nē, viņi vispār nekustās uz priekšu. Nu jā. Un es nezinu, man tūlīt jāsāk rakstīt manas pētījumus studijās. Es nezinu, man būs, es plānoju vienkārši nopirkt Bluetooth keyboard. Ja tas būs lētāk nekā tas pie remonta. Protams. Bet es tavā vietā painteresētos, cik maksā profesionāli iztīrīt Ideal veikalā klaviatūru. Bet iztīrīt vai varbūt nomainīt? Es nezinu, varbūt var iztīrīt, varbūt nav jāmaina. Jā, iztīrīt, jā. Kā painteresējies par to. Bet mūsu lielais segments ir... Kas vispār tas sākās no tā, ka kaut kad pagājuši gadu Artūrs domāja, ka sieviete mēnešēžu laikā izlieto cik? 10 tamponus, 7 tamponus. 7 tamponus vispār. Visu mēnešēžu laikā 7 tamponus. Tas būtu skaisti. Jeb cik 4 paketes tev likās? Nē, 5 paketes. Viena pakete dienā viena pakete. Un tad mums sākās, ko vispār Artūrs vīrieši zina. Ko vispār vīrieši zina? Bet man liekas, ka Artūrs zina vairāk kā vienkārši es gribēju teikt, ka man ir nedaudz handicaps. Es dzīvoju ar sievieti un es esmu bijis ap sievietēm ļoti ilgu laiku. Nācis ārā no sievietes. Tas attiecas uz visiem. Jā. Un tāpēc mēs izdomājām, ka mēs varētu šajā sezonā uztaisīt arī epizodu, kur mēs vairāk saprotam, ko tad Artūrs zina un ko Artūrs nezina. Šodien nākotnes epizode Artūrs izspēra tādu interesantu frāzi kā period pimple. Un es vēlos, lai tu mums paskaidro, ko tu ar šo domāji. Tas varētu būt tāds, kāda no jums pateica, ka jums šķiet, ka sākās mēnešus? Labi. Un sākās arī, starp citu. Sākās. Es gāju uz to, un pēc... Tad tev patiks šis nākamais segments, kas mums ir, kas saucās periods. Periodi. Bet period pimple ir tas, ka tā kā... Manā prātā, ka tas ir tāds mazs skulītis, un viņš vienkārši burst. Un tagad pil. Līdzīgi kā pimple. Es vēlos ātri iestrādāt, to tu varēsi turpināt, jo tieši manā tagad nākamajā segmentā, kas vienkārši saucās tā arī periodi, ja mēnešais, man gan nepatīk. Mēnešraizes. Sarkanais ērglis, omīti no Sarkandaugavas un tā tālāk. Pēris. Ir jautājums, kāpēc vispār notiek pēris? Kāpēc vispār notiek mēnešais? Kāpēc omīti no Sarkandaugavas atbrauc? Un kā tev tas liekas? Pastāst. Tātad ir šī asinskulīte, ja? Nē. Maisiņš ir asinskulīte. Nē. Es zinu, tātad brīdī, kad es neatceros precīzu terminu, bet ovulācijas laikā olnīca saražo olu. Laikam. Vai arī pirms tam. Kas ir ovulācija? Varbūt ovulācija ir tad, kad ola jau iet iekšā olvadā. Jau tā kā sāk ceļot. Bet labi, jebkurā gadījumā, tad olnīca uztais oliņu. Viņam tāds, we did a great job. Un šīs oliņas galvenais uzdevums ir apaugļoties. Bet what's the thing? Nevienmēr sanāk. Un katru mēnesi nesanāk. Izņemot tās, kuras grib. Katru mēnesi tu nevar apaugļoties? Es domāju, ka var. Have you tried? Vienkārši apaugļojies un tad ir ņem uphill. Jā, bet es domāju, ka tur nesanāk tāpat katru mēnesi. Un manā prātā tas ir tā, ka šī oliņa netiek apaugļota un dzemdē ir tāds why? Un viņi ir ļoti dusmīgi un tādā veidā sāk plēst nost iekšējo. Aiz dusmām, jā? Jā. Kā plēst. Jā, iekšējo gļotādu un tāpēc arī asiņo. Interesanti. Man patīk tavs stāstījums, bet šis ir precīzi nav nekāds period pimple, kā tu mums. Vienīgais dažas niansītas. Cilvēki, ja jums oli jau ir apaugļojusies, jums plan B tablet nepalīdzēs. Plan B tablet ņem pirms tas ir noticis.
Pirms tas ir noticis. Aborts palīdzēs. Un ovulācija ir daži tāds, tā kā tas fertile brīdis, kad tu vari palikt stāvoklī. Kad ola ir sagatavojusies, kad ola ir tāds, come at me. Jā. Tas, jā. Ka viņi tikai chillin. Un vēl, man PMS liekas, ir brīdis, kad ražo? Tad notiek pirms pre-menstrual. Man būs arī jautājums par PMS. Ai. Bet labi, tad mans jautājums par PMS bija, ko nozīmē PMS un vai tu vari raksturot, kā tas izpaužās? Premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome. Tad tas ir brīdis, kad ir nesen noslēgusies menstruācija un ir laiks. Nē, labi. Nē. Tātad tas, ir tas, ka tā kā premenstrual, tas nozīmē tad pirms menstruācijas. Tātad pirms notiek the big blood work. Pirms the pimple, bro. Pirms the burst of the pimple, jā. Būtībā, tas ir tas brīdis, kad dzemde sāk saprast, ka maybe it's not coming. Varbūt, ka nebūs. Un tajā brīdī, katrai sievietei tas ir paši citādāk. Bet dažām varbūt, piemēram, var radīties cravings uz kaut ko. Okay, tad nākamais ātri jautājums. Labi, nē. Es nezinu, man vienkārši jautājums, kuri no simptomiem nav PMS simptomi? Man tagad ir jāsauc. Nē, es tā kā varu tev nolasīt. Okay, jā. Garas stāvokļa maiņas. Ir. Uzpūties vēders. Ir. Taukaini mati. Nav. Kutelīgi krūstgali. Nav. Sasvīdušas pēdas. Ir. Kas man liekas, ka sasvīdušas pēdas nav? Nav sasvīdušas pēdas, jā. Tātad visi. Tas diezgan random. Sasvīdušas pēdas nav, jā. Bet tev tāds ir. Es kad vienkārši tas ir tā kā vīriešiem hormonu loks ir tā kā katru rītu tu pamosies plus mīnus ir vienāda hormonu tā kā balans. Tev viņš ir 24 stundas plus mīnus. Tas hormonu loks. Tu katru rītu plus mīnus jūties kā viens cilvēks. Kad ir tāds aizsmartošs. Sīvietēm tas loks ir tā kā visu mēnesi. Un tu katru dienu jūties bišķiņ citādāk. Un tev arī mainās tā kā viss. Jo tā kā tev hormoni ir pilnīgi citā līmenī. Un tu voties mēnešiem viņi vēl vairāk. Un tu nejūties kā tas pats cilvēks. Tev būtu kāds midlife fucking crisis pirms periodu. Tu tā kā man vakar. Es gribēju iesist visiem. Un tu jūties vienkārši kā cits cilvēks pirms tam. That's so crazy. Tas ir crazy. Why tas are ir crazy. women? Yeah. Crazy. Vēl fun fact, sievietes piedzimst ar visām olšūnām, kas viņiem jau ir uz dzīvi. Nav tā, ka viņas to uzražojas, ķermenī, viņas tad ir jau. Tas tā kā tāds pest dispenser. Vēl fun. One at a time. Jā, un sievietes ko darīt tā kā beidzas? No Tāds sākas menopauze. Bet, kad sieviete jau ir savai mammai vēderā, kā maz bēbis, viņai jau ir visas olšūnas iekšā. Sanāk, kad mana olšūna bijusi manas omes vēderā. Kad viņa bija pregnanta ar manu mammu, kad mana mamma bija kā bērns viņas vēderā, mana olšūna, kas ir kuras attīstījos es. Tā vas olšūna, es olšūna, kurš attīstījos es biju, arī tu, tas no kā tu attīstījies, bija tavas vecmāmiņas vēderā. Okay. Wow. Paldies, Santa, par šo fun fact. Šīm vajadzēja būt manam fun fact šodien. Artur, cik daudz asiņu, es negribu teikt sievieti, bet kā cilvēks ar sieviešu dzimumu orgāniem, var zaudēt asinis on their period? Varianti. Šampāniešu glāzi, alus kausu vai šota glāzi? Man interesē, ka šeit vēlēs. Alus glāzi. Ļoti interesanti, jo es skatījos video, kur visi vīrieši atbildēja alus glāzi, bet patiesībā tā ir tāda liela šota glāze. Jā, nav tik daudz. Vai? Jā. Bet tad kāpēc? Ir mēs, ja katru mēnesi vienkārši alus kausu nolietu. Jā, visi vīrieši tā kā, un all the fuss about this blood, all the fuss about this much blood. Bet tāpēc, girl. Tāpēc, ka I know a diva cup. un tā kā viņi ir šota glāzes lielumā. Bet šī tāda liela šota glāze. Šī tā kā ķipa viena, tā kā mums mājās tāda, bet tā kā vēl, divas basically tādas. Jā. Oh. It's so crazy. Bet tu jau divi kapu mainīs mēram vienreiz dienā. Jā, bet viņi piepildās tā kā. Jā, bet viņi jau nepiepildās tā, ka tev viņi spilojās ārā. Plus tu jau viņu ņem ārā. Tev tur viņi jau, nav līdz pašā augšā. Tu jau viņu ņem ārā, viņi salokas. Lai brīd, ka tu ņem to no tā, ka tev viss nolīd. Tas šarbuļos sāk to pa vagīnu. Arthur just being gay. Ko es gribēju teikt? Šotu glāzīt. Visi vīrieši. Jā, un...
Wow. Es nezinu, aizmirsu. Labi. Ir mēs katru mēnesi noliet no mums fucking kausu ar alu. Tas, ko es gribēju teikt, also tas mēs būtu bad, bet šis ir average. Es domāju, ka ir sievietes, kurām ir heavy periods. Kurām ir šampaniešu glāze. Un kurām ir šampaniešu. Alkohols es šaubos. Okay. Bet, jā. Ok, I'm sorry. Vienkārši, mans pamatojums ir tāpēc, ka, pagaid. Bet saprot, tur jau nenāk ārā, tev nav tādas šķidras asins, tas nav tā kā, ka tu nodos asins, viņas tādas šķidras, tāpēc, ka viņas ir šķidras. Tev nāk ārā tā kā arī gļotāda, viss, kas ap to dzemdebīja, jo tā kā tev dzemdebīja jau apaugusi visādām tā kā viņi bija saudzējis visu kaut ko, tā kad gadījumā... What's her problem? Gadījumā, ja tā kā ošana apaugļos, lai viņi uzreiz tur var tā cozy ieritināties, un vienkārši tās visas gļotas nāk ar tā kā going out. Tu nav tā kā... Little health class. Tas nav tā kā... Kad pārsit... Lūdzu, iekļaujam šo izglītības sistēmā un rādam bērniem 5. klasē. Armins nepiekrist. Bet tiešām gribas raudāt. Oh my God, this is so emotional. Tā kā beautiful vai emotional? Emotional. Kāpēc? Ir mēs dzemdi tā strādāja. But this is not like so weird. Why? Jā. Katru mēnesi she's popping her pussy, lai to visu sagatavotu. Burtiski rauj dirsu. Tā kā indeed. You're crampy divanāri. Jā. Cik dienas I'm vidēji? feeling emotional. Nedaudz. Cik vidēji ir tā kā mēnešais? No asiņošana tīri. 5 līdz 7 dienas. Man bija variants, es reāli iesprūdu. Man šodien neiet labi. 2 līdz 3, 4 līdz 5, 6 līdz 7. 6 līdz 7. 4 līdz 5. Vidēji. Tāds bija jautājums, jā. Cik tev ir? Zini, kā grūti arī tā izskaitīt. Jo tā kā tu liekas, ka, beidzās, tu uzlauc tīru apakšveļu, aizbrauc uz darbu, tev ir tāds, nebeidzās tomēr. Vai ir tā diena, kad tu čilo mājas un vienkārši freebleedo? Pēdējā dienā. Ka kaut kas vēl ir, bet, ne tik daudz, lai ieguldīt effort. Jā, kaut ko aizsargāt. Jā. Sometimes I'm just free bleeding. Same. Tas arī ir pēcdienās. Ja tu zini, tu arī guli, ja tu nestaigā tās, tad nekas tur arī beigā ārā neies. Tā kā... Bet brīdī, kad tev jāpēcināties, tad flush. Tas tev nav tā uzreiz, ka tu tā kā... Daudz, jā. Jūs varat tā aizspiest vagīniņu ciet un tad tā kā aizstiprināt līdz totai un tad palaist toļā. Nē, ko? Jo vīrieši tā var. Man liekas, tev liekas, ka asinis tā kā čūras tek. Jā. Tas nav tā. Tā kā tev lēnām. Kaut kas tiek. Uz pēdējās viņš bieži tas tur dzakodi. Tie jau saka, līdz brūni asins recekļi. Jā. Tā kā nothing. Jima also has something to say. Yeah. Paldies Dievam, ka tev nav period. Jo arī suņiem ir. Jā, es piedzīvoju, kad mūsu mājas sunim bija. Tad tā mamma skaidroja, ka tas ir tas, kas notiek ar meiteni. Nē. Es vienkārši skrēju pakaļ. Kā tu uznāki, kas mēnešais? Sociālo zinību klasē, 7. klasē. 7. Vai 6. Es neatceros, kad bija. Mums stāstīja Dīna Sēja. Atceries? Jā, bet zinu, es atcerējos, kad mans pirmais boyfriends, ko es ejau kopā kādā 8. 9. klasē. 9. klasē. Viņš cik 9. klasē jau ir gadu cilvēkam? 15. Un tas man bija mēnešais. Un pēc tam pagāja mēnesis, un pēc tam mēnešais, viņš tāds, bet tev jau bija pagājuši mēnesis. Un man tāds... Mēnešu reizes. Un tāds, what do you mean, honey? Es mēģinu vienreiz gadā, un man tāds... Blind. Vienreiz gadā? Es tev biju pagājuši mēnesis, man tāds mēneši. Es agrāk man likās, ka tur nevis mēnešu reizes, bet mēnešu raizes. Es atceros šo stāstīju, jā. Bet it's on point, kā tās ir mēnešu raizes. Vai mēnešu reižu laikā var nodarboties ar seksu? Jā. Un tas var palīdzēt pret krampjiem. Oh my God! Tas ir ļoti common knowledge. Nebet tā kā mīts. Battery exhausted again. Battery, no. Tad viņai limits ir stunda 23. Why are you doing that, Barry? Davi! Mēs turpinām. Vai ir iespējams pazaudēt nevainību lietojot tamponu? Nē, jo nevainība tas ir tā kā process, ka tev ir tā kā, tas ir tāds social constructs, varētu teikt. Bet tu vari pārplēst savu
jaunavības plēvi. Haimēnu. Pretīgs vārds īstenībā. Jaunavības plēve. Jautājums. Vai to var just, kā viņi pārplīst? Vienkārši sāp. Bet tā kā... Bet kā kuram cilvēkam ļoti individuāli. Es kāda teiktu, ka es jūtu, bet nevis kā pārplīst, bet kā kad izstaipās. Tā kā, ka tā, vienkārši nērti. Jā, nav tos, ka... Jo es also esmu dzirdējis, ka vīrieši var sajust, vai ir pārplīst vai nav. Vīrieši tā domā. Jā. Nezinu, pamēģini. Never. Kādu jaunu viņu? Ak, Dievs, I'm sorry. Labi, par to es vairs nezinu. Beigsim par periodu. Kas ir šis? Tas ir viss pēdējais? Sorry. Kas mēnešēžu laikā paliek lielāks? A. Krūtis, B. Dibens, C. Lūpas, D. Vagīna, E. Visi minētie. Visi minētie. Nē, tikai krūtis. Jā, es paliku dibens lielāks. For no reason. Katru reizi vienreiz mēs turētu patvērkot normāli. Es domāju, vagina engorged. Nē, es domāju, tā kā var būt, bet nē. Jā. Lūpas also? Jā, why not? Tā es redzēju, ka es pēkšņi piesasmu tāds. Tu zini, es gribu vienkārši to labāko jums. Jo man ļoti palielinās krūtis. Tā kā pa izmēru. Thank you. Man ir vēl jautājumi, bet es negribu vairs runāt par periodiem. Kāpēc? Labi. Iesim pie nākamā segmenta, kas ir tikai meitenes šo sapratīs. Oh my God! Tikai meitenes šo sapratīs. Jā, un šeit es tev rādīšu dažādas bildes. Tie var būt mīmi, tās var būt lietas. Un es vēlos, lai tu interpretē viņas, ko tu šeit saproti. Un cilvēkiem, kas neredz, arī apstāst, apmēram, ko tu redzi tajā bildē. Jā, cilvēkiem, kas neredz, apstāst, bet, protams, mēs arī uzliksim vizuāļus. Jā. Tālāk. Tikai meitenes šo sapratīs. Lečo. Es šo ātri taisīju, atzīšu, neieguldīju daudz dizainā šajā prezentācijā. Tātad šeit tu redzi mīmu, un es vēlos, lai tu pastāsti, ko tu saproti ar šo. Tātad es redzu sievieti, kura ir tikai apakšveļā, un viņa pieliecas uz zemi, lai paceltu krūšturi, kurš manāmi smaržo. Viņa paceļ šo krūšturi, pasmaržo viņu, pasaka smells fine, un uzvelk to mugurā. Būtībā, mana interpretācija ir tā, ka šeit tas ir pilnīgi tāpat kā vīrieši pārbauda savas drēbes, ka ja nav manāmu netīrumu un nesmird, tad it's good for another day. Jā, man liekas, ka šeit, es nezinu, vai tu Santa var piekrist, bet ļoti bieži ir tā, ka krūšturus nemazgā tik bieži, man liekas. Jā. Kad liekas tik bieži mazgā krūšturu? Reiz nedēļā. Nav nejausmas īstenībā. Tad, kad sāk smirdēt, tad jā. Okay. Nē, tā kā, kad parādās kaut kādi dezodoranti plēķi, vai es jūtu, ka it's sweaty, it's been sweaty. Bet nav tā, ka es mazgāju tā kā, piemēram, kāpenes katru dienu. Kad mainu katru dienu. Tas nav jā. Un šeit es vēlos pieminēt arī, ka es jau to teicu, bet es gribētu, lai tu jūti divas sajūtas, ko var jūs sievieti, kas ir mēnešiešu krampi, un to, kā tas ir pēc garas dienas no krūšturi. Okay. Tā ir tik laba sajūta. Nākamais. Kas notiek šeit? Ir mīmes, kur ir how it looks, un bildē ir sieviete, kas guļ uz gultas, un viņa ir uz sava abdomēna, zemākās daļas, tātad virs olnīcām, uzlikusi rokas, un manām ir relaksējas. Nākamā bilde. Es nezinu, vai viņa manām ir relaksējas. Viņa izstās ļoti zen, viņa ir ļoti mierīga sejas izteiksme. Un otra bilde ir how it feels, un tā tad vietā, kur viņi tur šīs rociņas, ir vīrietis ar to ceļu dauzāmo rīku, ar ko kas kaldē vaļā. Es nezinu. Ceļurbi, asfalturbi. Es šo interpretēju tā, ka šis ir krampis, kas piezogās, un kas būtībā, kad tev nelaiž vaļā krampi, tev ir sajūta, ka tev visu laiku kāds spiež tur kaut kādā datu iekšā. Es domāju, ka jā, tīri tā arī tā sajūta ir. Tā ir vienkārši kā tuvākais, ko es varu tev pastāstīt, kā jūtas krampi, ir, ka tev ir ļoti spēcīga caureja, un tev ir tā kā... Tieši tāpēc iedomājos. Tas spazmas un tā kā krāmpi. Jā, ka tu tā kā žauj kopā uz vēdru, ka tu ir kaut kādā... Jā, un tu tā kā sāp, tas ir zemāk, un tev tā kā reāli, un ar to dažreiz arī nāk period poops. Un period poops, the worst poops. Different kind of poops, un bad. Yeah, endless wipes. Jā, so bad. Nenovēlu nevienam to. Paldies.
kas mums šeit notiek? Tātad es redzu sievieti, kur laikam ir halātiņā vai kaut kas tāds. Un ir piezumot viņas seja, kur pa viņas visu seju ir izsmērēta acu kosmetika melna. Tātad virs uz acīm, zem acīm, uz vaigiem. Un mana interpretācija ir, ka viņa ir noraudājusies, redzējusi vienu video klipu, kur kaut kas mīļš vai kaut kas slikts notiek, un viņa ir noraudājusies un visu. Jo tas, ko sievietes dara, ir tikai smējās vai raud. Jā. Labi, patiesībā šis ir, lūdzu izlasīt. When you shower with makeup on. Jā, man ļoti bieži ir problēma, kuras uzliek skropstuši, bet man liekas, tas nav tikai sievietēm, tas vienkārši cilvēkiem, kas lieto skropstuši. Un tad es viņu noņemu, bet es viņu nevaru noņemt. Man viņa visu to vakaru man ir es iztos, ne šī traki, bet man ir like melns, jā. Un es ieju vēl dušā, un viņš tā patur ir, un tā ir, man liekas, tāda sieviešu skropstušu problēma. Okay. Man also kaitina, ka man ir jāsāk taisīties parasti stundu, ja ne vairāk ātrāk par Artūru, jo man ir jākrāsojas, man jādomā, ko vilkt, un Artūrs vienkārši izkāp no gultas 5 minūtes, un viņš ir gatavs. Jā. Un es ņemot tavs Artūrs, kuram vienreiz bija ēdušā pēkšņi. Es man liekas, mūsu mājās, kā, ja kaut kur jāceļās un kaut kur jābrauc, es varu pamosties, un tā kā, piemēram, ja 10 jādodas no mājas, 9:30, es varu sākt celties 9:30, pusstundu pirms, tā kā pilnīgi mierīgi sēsīšos. Un stāvēšu koridorā un gaidīšu, ka man Artūrs būs gatavs. Jo viņš taisās daudz ilgāk par mani. Jā. Es varu hop in and out. Tā kā dušu man aizņem 10 minūtes. Ja man nav jāmazgā mati vispār lieliski, var vienkārši izmazgāt zobus, uzvilkt drēbes un visu doties ārā. Lieliski. Labi. Skauži. Kas ir šis struggle? Tātad bildē parādīts, tātad teksts, every girl knows the struggle, un tur ir Barbijas, divas Barbijas. Brats dolls, atvainojos. Vienai brats dolls ir savākti mati in a high ponytail, otrai vairs šis ponytail nav, un mati ir vienkārši izvirzījušies. Izvirzījušies? Jā. Es teiktu, ka the struggle ir, ka tev pārplīst matu gumiju. Jā, ka tu saliec un tad pārplīst. Nē, šeit ir tas, ka tu sataisi matu sastē un tad tu izņem to gumiju ārā. Piemēram, tev ir astapījusi kaut kādas stundas vairākas un tie mati never goes back to same. Jā, viņi tādā vilnī ieveidojušās, kur bija tā gumija. Tā kā, jā. Un tāpēc it's a struggle. Interesanti. Šos es atradu iegooglējot vienkārši girl struggles, every girl knows this. Par šo mēs jau runājam. Kas šeit notiek? Es redzu sievieti, kura lec iekšā baseinā, kurā ir manāmi tumši sarkans ūdens un ir šļakatas uz visām pusēm un sieviete kliedz. Tieši tādā balsī. Jā. Šis ir visdrīzāk, ka tu piecelies, piemēram, tātad tev ir periods, mēnešreiz, un tu guli gultā, un tu izdomā vienā brīdī piecelties, un tev viss izlīst ārā. When I'm on my period and I laugh, sneeze or cough. Jā. Fun fact, nošķaudīties in period, it's a risky thing. Man liekas, tas ir ļoti līdzīgi, kā kad sievietes, kurām bijušas dzemdības, un viņas smējās, tā kā, ka you pee a little every time. Man liekas, tā ir ar sneezing. Vismaz man, nezinu. Jā. Tāpēc, kad tu nošauries to tā kā sasprindzinas un atslābinas, tas viss, un tur arī tāds sasprindzinas, atslābinas, un tur tāds izšaujās ārā, jā. Lode. Blood. Tad ir nākamais būs kaut kādas lietas. Jā. Kas tad mums ir šis? Šīs ir matu sprādzes. Tā kā viena ir matu adata, otra ir matu sprādze. Tā kā, bācis viņai bija speciāls nosaukums, tad viņa aizmirsu. Bet labi, es pieņemšu tātad matu sprādes un bobby pins. Kāpēc viņš sauc bobby pins? Who is Bobby? Who is Bobby? Jā. Es nezinu, bet šis varbūt mūsu šodienas jautājums. Who is Bobby? Who is Bobby and bobby pins? Jā. Labi. Šis ir tas, ko liek uz kājām, tad, kad taisa pedikīru. Starp toes. Tu vienkārši nesaproti uz pareizu izmēru. Man ir divi kāju pirksti. Es nešu sastāstīt. Pareizi. To ir tā kā pielāgot speciālo. Es nezināju, ka tu to zināsi. Jā, mana mamma ar tādiem dāstāgāja.
Es tagad, bet viņi tā izmantoja. Šīs ir akmens, ar kuru taisīt exfoliation. Tā tad ķermenim. Vispār specifiski pēdu papēžiem. Tev ir kaut kāds iebilstams kaut kas? Nē, es tieši domāju, ka viņš pēc papēžiem. Jā, tas papēžiem tieši. Labi. Interesanti. Mans pirmais problēmas. Es iedomājos, ka tas varētu būt tātad, obviously kaut kāds biksīšu ieliknītis, vai arī... Obviously, biksīšu ieliknītis. Jā, bet kam to varētu... Tu esi uz pareizā ceļa. Tas ir, lai kaut ko aizsargātu. Es teikšu, godīgi, es arī pat nezināju, ka man liekas, ka tas ir. Man liekas, es sapratu, kas tas ir. Labi, mans final guess ir tāds aizsargrīgs. Tā tad būtībā, ko tu pieliec priekšā, ja vien tev ir vīriešiem. Bet par ko tev tu aizsargājies? Pret any impact. Ok, tātad tavuprāt šis ir kaut kas ciets. Vidēji. Tā kā olu aizsargs hokejistiem? Uz to pusi. Ok, šis ir kučīnī. Tu lai no camel toe? Jā, šis ir lai no kučīnī. Šis ir kučīnī. Un īstenībā smart, lai tiešām nevietotos camel toe. Lai no camel toe, jā. So smart. Jā. Šis ir, es zinu, šis ir Tata Kini. Tata Kini, jā, Tata Towel. Tata Towel, jā, tātad, self-explanatory. Self-explanatory, jā. Kāpēc kaut ko tādu zini? TikTokā. Hair roller. Ok, nice. Tas arī viss. Look at me Paldies, tev labi sanāca. Tu zini kaut kādas lietas. Kaut ko es zinu, par periodiem tu... Man grūtāk iet. Ka tu neko nezini patiesībā. Es domāju, es zinu vairāk nekā vidējais. Vai sievietē palikt stāvoklī, tā ka viņai mēnešais? Tas bija viens no maniem jautājumiem. Kāpēc? Tu jautāji šo? Nē, tas bija viens no maniem jautājumiem, ko es nepajautāju. Tāpēc, ka spērma var palikt dzemdē ļoti ilgu laiku, precīzās temperatūrās un mitruma līmeņos. Un brīdī, kad notiek ovulācija, šis spermatozoīds dzīvais, kas tur vēl palicis, tur nav daudz viņu, bet tur vēl ir viens. Viņš var aizpeldēt uz šo oliņu. Jā, precīzi. Kas būtu kaut kas tāds, ko gribētu pateikt visām sievietēm? We can do it. A girl can. Es domāju, tas ir labs. Nē, es pirmkārt visu vīriešu vārdā atvainojos par uzvedību. Paldies. Jo, starp citu, small story time. Šodien tieši vadīju ekskursiju operā 8. klases skolēniem. Un bija tā, ka es stāstu par kaut kādām operas vēsturiskajām ieejām, kaut ko tādu, un garām paiet mana kolēģa meitene, un viens puisītis uzsvilpa viņai tā kā to. Un es pēc tam pavadīju 2 minūtes stāvot visiem priekšā, stāstot, kāpēc tā nedrīkst darīt. Oh my God! Jā, un es teicu, ka šajā brīdī mēs varam apstādāt ekskursiju. Skolotājs tur arī bija? Jā. Viņas neko nedarīja? Viņas bija kaut kur pašā tālumā, viņas tā kā stāvēja ar vaļā muti. Bet es teicu, ka šis nav normāli, mēs tā nekad nedarām, nekur. Jā, man bija small pep talk. Ally! Stambuls konvencija, ally! Jā, tātad viens ir tas tātad par vīriešu uzvedību. Un nevienam cilvēkam nekad nevajadzētu justies, teiksim tā, izjust bailes no dzimuma vien, un man ir žēl, ka jums ir bijušas tādas pieredzes, kas likušas uz to. Katru reizi, kad tu vakarā brauc ar tramvaju. Jā, vai arī es nezinu, kaut kādas klubu interactions, kur vīriešiem šķiet, ka viņi var pienākt un aiztikt tev or something. It's awful. Un man ir žēl, ka jums tam jāiet cauri kā straight women. Jā. Straight women? What the fuck? Ne, just as women, sorry, jā. Un also jūs esat warriors, tiešām karavīri. The queen! Jā, ar visu to, ar ko jūs tiekat galā ķermeniski. Kara sievas. Jā, un
Man šķiet, ka tā kā, ja vīrietim būtu mēnešais, tas tiešām būtu pasaules gals. Ja vīriešiem būtu mēnešais, tad tās būtu tā kā slimības dienas. Tu varētu neļūt darbu tajās dienās. Jo it's no joke, ka vīrietim 37 temperatūra, viņam viss ir dying. Un es nezinu, kas notiktu tad, tā kā, ja mums būtu mēnešais. Un es varu tikai paklanīties, vai nocelt cepuri jūs priekšā par šo. Bet also... Izlasīt Twitterī, lūdzu, ejiet pārbaudīties, ja jums ir īpaši stipras mēnešreizes. Var izrādīties, ka tur ir polips vai 6 cm liels izaugums. Zinu cilvēks, kam tā Jā, un lūdzu pārbaudieties, jo īpaši stipras mēnešreizes nav labi. Un nav tā, ka tam tā jābūt. Tāpēc lūdzu, jā. Paldies, ginekologu Artur. Un go women. Honestly, go women. A girl can. A girl honestly can. Jā. Es domāju, to arī noslēgsim mūsu īpaši garo epizodi. Paldies X Faktoru segmentam, kas šo padarīja tādu. Mīlīgs Faktoru segmentums katru reizi jūs esat X Faktoru. Jā. Un piesakojiet mums visiem mūsu personīgajos Instagram un TikTok kontos un Kur Twitter kontos. Un šos visus linkus var atrast mūsu mājaslapā www.snobīt.lv. Atcerējos Kas tikko nomira? Mums uzrakstīja taču es to gribēju arī turpināt. Un paldies tiem cilvēkiem. Daži negribēja, lai mēs viņus saucam vārdos. Tāpēc paldies tiem cilvēkiem, kuriem uzrakstīja mums ēpastus. Es zinu, ka es esmu parādā dzejoli. Es apsolu, kādā epizodē šajā sezonā būs. Keeping them on their toes. Bet dzejoli nevar tā uzrakstīt, ja nav iedvesma. Un nevar sasteigt. Vajag būt mūzai un vajag tādu ilgāku posmu, lai šo izdzemdētu. Tāpēc es apsolu, kādā epizodē tas būs būt. Tā kā jāpaldies par epistiem. Ļoti novērtējam katru no jums, ļoti novērtējam katru no jūsu epistiem. Mīlam jūs visus. Mēs, protams, stalkojam, mēs, protams, vienmēr esam ar vienu aci. Keeping an eye out for Selena. Ai, kā īstenībā man ļoti patīk. Es ļoti bieži ieeju tā kā nobīst TikTokā, skatos, kas skatās mūsu profilu. Man ļoti patīk, ka mums tāda sadaļa ir. Tur tagad ir straight vīrieši. Protams. Es skatos who favorites. Kurš saka favoritos mūsu video klipus? To var redzēt? Kurš saglabā arī? Kurš saglabā to video? So good. So we stalking, we keeping an eye. Jā. Labi. Paldies. Jimbi, tu arī nāks atvadīties, ko? Vai ne? Tev vienalga. She doesn't care. Ok, tiekamies nākamreiz jau. Jā, tas būs pēc 2 nedēļām. Pēc 2 nedēļām. Okay. Kas sanāks? Vai man būs jau dzimšanas diena, vai man nebūs jau dzimšanas diena? Un Arturs vēl nebūs dzīmis, diemžēl. Tātad viņš nebūs šeit. Un paldies, ka skatījāties, paldies, ka klausījāties. Keep up the slay, keep up the fun. Go girls. Go girls. Go gays. Go days. Go Kristiāni. I'm sorry. I had to. Stay cool. Ciao. Tā.